Entuziastu Off-Ice podkāsts. Čau visiem entuziastiem Latvijā un ārzemēs. Mēs esam atpakaļ. Entuziasti Off-Ice podkāsts. Otrā daļa. Ko tu, Emīl, sadarīji starp pirmo un otro podkāstu? Ņemot vērā, ka ir novembris, ir patriotu mēnesis, ir ļoti daudz pasākumu. Ņemot vērā, ka esmu aktīvs koru dziedātājs, man ir bijuši arī daudz koru pasākumu. Mēģinājumi, hokejs un montāžu. Labi gājiens, svecītis. Svecītis nolika, labi gājienā man, diemžēl, nesanāca pievienoties. Tu gāji? Jā, protams. Es katru gadu eju kopā ar meitu un meitas draugiem un draudzenēm precīzāk un ar vecākās meitas krustāvu. Tas mums tā kā tradīcija, un arī rīt ir 18. novembris. Un arī rīt mēs iesim skatīties parādi, kā jau katru gadu. Ko es sadarīju? Neko. Ārstēju traumu. Tu nosvinēji dzimšanas dienu? Es nosvinēju dzimšanas dienu. Jā, es esmu par 1 gadu vecāks. Tā kā es gribēju teikt, varētu minēt, cik man ir gadi, bet man ir entuziasta THL profils, kurā to visu var redzēt. Tā kā, principā, ražīgs mēnesis laika joprojām nav, viss notiek steigā un kā parasti, bet par to jau laikam ir tikai jāpriecājas. Ir tas teiciens, ka visdārgākie diamanti veidojas zem vislielākā spiediena. Ja tev nav laika, tad tev visticamāk kaut kas baigi labs iznāks. Šis ir labs. Klaus, stop, Emīl. Ar ko slaveni ir entuziasta hokeja līga? No pirmās dienas līdz pēdējai dienai. Ar daudz ko, es zinu, bet ir vēl viena lieta. Labākā hokeja līga pasaulē. Tas ir skaidrs, bet mums ir lozungs pat tiem spēlētājiem, kad galvenais ir, kā tu izskaties bildēs un video, jo meitenes Facebookā neredz, kā tu slido bildēs. Jā. Un problēma ir tā, ka, ja mums visa līga tā izskatās, mums arī ir tā jāizskatās. Jā. Dāmas un kungi, mēs lecam uz 3, ja? Jā. 1, 2, 3. Wow! Lodza! Labs, Toronto Maple Leaf pret Detroitas Red Wingiem mums tas studijā. Starp citu, es par šito nebiju iedomājies. Patiešām, Detroit par Toronto. Un starp citu, ja reiz mums ir ierunājusies balss aiz ekrāna, tad turpmākajos podkāstos mēs būsim 4. Mēs 2, mūsu viesis, kurš pievienosies mums pēc brīža, un Kristērs Sākne balss aiz ekrāna. Kurš šādi un tāda aizvietos? Kristaps Mozgirs vai Ernests Bērziņš. Vai Ernests Bērziņš. Tieši tā. Ko? Gāžam? Mācam. Kas mums pagaid? Mums ir vispār jāparunā par to, kas mums te notika, Harald, tikko. Mums ir skaisti. Es uztaisīju merču. Haralds mums ir uztaisījis merču. Man ļoti patīk. Man labāk patīk sarkankrāsa. Man arī patīk. Nē, piedod. My stop, my roll. Tā videi tu vari izvēlēties. Puriņš nospēra jau vienu keponu ienākot iekšā ieraudzīja, un tik līdz ienāca Kristers, arī viņš nospēra vienu. Es pateicu, smuks kepons, un tā viņš tev arī pazuda. Jā, mēs cenšamies iztīties vienmēr labi un forši visur, tā kā mūs arī hallēs var atpazīt, mums arī viss mūsu personāls ir saģērbts entuziastos. Citreiz viņi nevalk. Pagāni tādi. Nē, par pagāni neko pagāni, joprojām mēs esam līderi, viņus jau nevar lamāt. Bet latviešiem teiciens tāds pagāni. Iepriekšējā reizē mums bija konkurss, uz kuru jūs atbildējāt lielākā daļa ātri un pareizi. Kristiāns Markevics no iepriekšējā podkāsta nezināja pareizo atbildi. Emīl? Es neesmu tik zinošs pa vārdiem un uzvārdiem. Tims Hortons bija pareizā atbilde. Un Epro Nils atbildēja 5 minūtes. Pirtis, ne 5, bet 50 minūtes. Teiksim tā, mēs ielikām podkāstu, viņš uzreiz to podkāstu sāk skatīties, un tad viņš tika līdz konkursam un momentāli atbildēja: Nil, tas ir tavs. Uzraksti mums DM, direct message latviski, Kristeri. Jā, uzrakstīja DM Instagramā mums @entuziasti, un mēs sazināsimies ar tevi, kā nogādāt keponu pie tevis. Ko tu teici? Kā nogādāt keponu pie viņa, mēs sazināsimies. Jā, es saprotu, ka tu teici nevis. Tas ir normāli. Vai arī citos vārdos satiksimies kādā no hallēm. Precīzāk, es dodu keponu mūsu vienam no operatoriem,
Kristers nodos tavus kontaktus Emīlam. Emīls ļoti bieži ir hallēs, to ar viņu sazināsies, aizbrauks uz kādu halli, iefilmēs kādu reelu, kopā ar Emīlu kādu dabū keponu un viss. Un tev būs jauns kepons, tieši tā. Un tik pamēģina viņu nevilkt. Jā, nu tas arī ir fakts. Un nākamais ir, lai mēs varētu attīstīties, turpināt, un pārējo tu teici par kaut kādu bāra leti. Jā, cik mēs varam stāvēt? Nu, šeit mums vajag bāra krāsas. Ja mums ir bāra krēsli, mums vajag arī leti. Bet ja mums ir bāra krēsli un leti, mums vajag arī bāra. Bet, ja mēs esam sākuši runāt par atbalstu, kā tādu, tad ir tāds plašsaziņas interneta plašajos tīmekļos atbalsts tiem, kas kaut ko dara. Ja? Tā pareizi, Kristers, tas saucās. Precīzāk, vienkārši pāris vārdos latviski nopirkt kafiju tev var. Jā, buy me a coffee. Un tad, ja jūs spiežat šeit, te reku pa vidu parādās mums QR kods, kurš visu podkāstu laiku pārvietosies uz šejien, augšā stūrītī. Diez vai. Kur? Tu gribi, lai viņš visu laiku būs. Tur būs entuziasta logo. Šeit. Nebūs viņš visu laiku, viņš vienkārši ik pa laikam parādīsies. Te smuka lejā parādīsies QR kods. Viss, kas tev ir jāizdara, jāatver savā telefonā vaļā video kamera, uz viņu jānoskanē, jānospiež, un tu varēsi mūsu atbalstam iemest kādu eiro. Vienalga, cik tu gribi, cik tu vari. Un no rīta šeit bija Jančiks Puriņš, kurš izteica kolosālu ideju. Visiem, kas iemetīs vairāk par 27, ja, teica, kāpēc, ka skaitlis? Viņš teica 30. Nē, 33,0, tas nav forši. 27. Es kaut ko dzirdēju par 40. Jā, labs, Krister. Vairāk par 27 eiro, 27 vai vairāk eiro, mēs dosim dāvanā kādu no keponiem. Vai tas būs šis kepons, vai tas būs šitāds kepons, vai tas būs ar Latvijas karoga krāsām, bet mums ir entuziastu merči, vai varbūt tās vispār tā būs ziemas cepuri. To mēs katru reizi rakstīsim, bet komentārā var pierakstīt, ka tas ir tā kā brīvprātīgi un labprāt gribētu saņemt keponu. Jo tur var atstāt arī komentārus. Tur var atstāt, kas ziedo. Kas ziedo? Var anonīmi, var arī rakstīt. Jā, jūs gribat anonīmi. Lai ir anonīmi, bet pierakstiet, kas ir ziedotājs un atbalstītājs. Ja? Atbalstītājs. Bet bez QR koda būs arī links aprakstā, ja kādam ir linkums. Tajā pirmajā ja kāds skās telefonā. Jā, kādā telefonā. Būs arī links pie pirmais pats komentārs zem YouTube, zem mūsu podkāsta. Būs tas par to, kā jūs varat mūs atbalstīt. Un man liekas, ka mums ir ieradies viesis, un mēs viņam varētu lēnām garā iet pakaļ. Jā. Tā arī darīsim. Ir, tā kā, lūdzu, skanējiet QR kodu, paskatieties komentārā. Šis atbalsts mums patiešām ir nepieciešams, jo jums ļoti patīk tas, ko mēs darām, kā mēs to darām, un ar attieksmi mēs to darām. Jā. Un tā kā jūs redzat, mums ir izmainījies šodien izkārtojums. Mēs mainīsimies visu laiku. Jā, mēs visu laiku mainīsimies. Mums ir paredzēts Tur kaut kas Jančuka Puriņ, tur kaut kas Jančuka Puriņ. Un Roberta Pļāvei, kur ir mūsu kafija solītā? Jo mēs draudzējamies jau gadiem ilgi ar Es mīlu kafiju. Un mums menedžers Robs Pļāvejs, ja nav sazvanījies ar kafijas menedžeriem, tad šeit nekā nav. Nekā nav. Mēs gribam kafiju. Es ceru, ka šis nevelk uz to, ko es tikko Rudzītim nosūtīju kompītī, kas notika šonakt. Jo jūsu vizuālais formāts ideāli atbilst šai bildē. Tas bija šonakt. Red Wings pret New York Rangers. Šito mēs nevaram parādīt? Varam parādīt, reku parādīs. Reāli. Ir baigi līdzīgi. Cool. Tu to viņiem iedvesmojies? Nē. Vai tā bija kaut kāds pamatojums krāsas? Tas burtiski pirms 10 stundām policija. Nu, vai arī policija. Iu. Tā, mēs pagājušajā reizē apsolījām, kad, lai cilvēki raksta jautājumus, kas viņus interesē. Mēs esam izvilkuši lielāko daļu, pāriesim pāri arī gan YouTube,
Nevarētu teikt, ka jūs bijāt baigi aktīvi. Jūs varat to darīt droši aktīvāk, un mēs tam būs vesela sadaļa. Tad mēs arī pastāstīsim to, ka sākot no nākamās epizodes, tas būs jau atbildi uz vienu no jautājumiem, mēs iziesim cauri arī divīziju apkopojumiem, un tagad ķeramies klāt pie jautājumiem. Tu lasi, es atbildu. Jā. Un atbildam kopā. Es varu arī pateikt to, ka ir kaut kādi jautājumi tieši par video daļu no tiešraidēm. Es teiktu, ka es varētu atbildēt uz visiem. No Emīls atbildēs uz visiem jautājumiem par video un par foto arī mēs atbildēsim. Ja mēs kaut ko nezināsim, paprasīsim Kristupam vai fotogrāfiem. Aiziet, maucam. Tā tad. 3 jautājumi sākam. Rekord. Pirmais ir ievadā par Bruno Figņu. Tas ir pilnībā netīšām. Es vispār nezinu, kā tas tā notika. Paskaidro, kas ir Bruno Figņu, jo es neesmu pats pamanījis. Tu paskaties, tad, kad ir spēles sākumā ir spēlētāju sastāvi, ja? Kur rāda visu strīpiņā dzeltenos. Tu vari uzlikt tur jebkuru YouTube. Vienkārši, lai tagad mēs tur baigi neievilktos. Tad kreisajā pusē otrais no visiem, tur, kur ir spēlētāji numuri, visi ir melni. Rekur uzliec pirmo spēli. Tas ir Live and Two Days. Jā, kā parasti uzliec kaut kādu arhīvu spēli mums. Redzi? Viņš ir brūns. Tā ir visiem. Es domāju, ka mēs šito ar Nauri izlabosim, bet zini kā, varbūt, lai paliek šo sezonu. Bet tas jau... Tagad jau tas ir stilīgi. Ok, jā, labi, ja tu ieskaties, to ir pamanīt. Es nekad neesmu to pamanījis. Jā, bet to prasīja, vai tam kaut kāda jāga, bet toties vecīt. Tagad tu pamanīsi katrā spēlē. Es neskatīšu. Labi, laižam tālāk. Tas ir tāds sīkums, bet labs vispār. Kā tā var? Es nezinu, kā man tā gadījās. Varbūt ir kādas idejas par draftu divīziju uz augšu un draftu uz leju. EHL mājaslapā paplašināt iespējas lietotājiem pēc ielogošanās atzīmēties, ka vēlētos spēlēt augstāk vai zemāk, kurās laukuma pozīcijās atkarībā no pieredzes un kurās hallēs, varbūt atzīmēt, kuros klubos gribētu. Tas atļaut kapteiņiem vieglāk atrast, blablabla. Tehniski, es nezinu, cik dzīvā saturā mums joprojām ir tā free agent sadaļa. Tajā jūs noteikti joprojām varat likt iekšā savus tā kā portfolio un pārējo, un arī entuziastu tajā Facebook grupā, kur gan GM, gan spēlētāji meklē komandas. To var darīt tur tam atsevišķi, man liekas, ka kā IT versijā nav. Es gan nedomāju, ka mēs to paslaucīsim zem tepiķa, jo top arī jaunā entuziastu mājaslapa. Ir kaut kas jāatsvaidzina šad un tad. Un šito mēs liksim aiz auss. Un tad ir main question. Tāpat kā elitei, ir arī īpašiem noteikumiem, varbūt arī E10 vajadzētu būt kādiem īpašiem noteikumiem. Jā, labi, tur būs tālāk vēl viens jautājums par E10. Es atbildēšu viņu par E10. Piemēram, iepriekš minēto draftu mehānismu spēlēs sezonas pirmajiem 2 mēnešiem varētu tikt iezīmēts, ka draft augstāko divīziju komandas varētu pieteikt, mēs šo spēlētāju ņemam. Bet to šobrīd var, jo, ziniet, kad visu komandu GM, viņi dzīvojās pa entuziastu hokeja līgas mājaslapu, viņi zina labākos spēlētājus zemākās divīzijās, un šobrīd tieši tā arī tiek meklēti vairākām komandām papildinājumi. Viņi atver entuziastu mājaslapu, uzliek 10. divīziju, uzliek uzbrucējus vai sarindo viņus pēc goliem, pēc punktiem un skatās, kas tie pa džekiem, tad nākamajā spēlē pasako vizuāli viņam līdzi un tad sameklē kontaktus ar šitiem čaļiem un sazinās ar viņiem. Bet atcerieties, ka ir daudz džeki, kas joprojām grib būt pirmie čaļi ciemā, bet pilsētā trešā maiņa. Tad viņš, ja viņam ir iespēja spēlēt tur E8 vai E9 un mest pa 30 goliem, tad viņš šo iespēju tur superīgi izmanto. Ir tādi, kur realitātē to pašu dara arī 7. divīzijā. Bet tādi ir entuziastu hokeja līgas noteikumi, un viņiem šie noteikumi to neļauj nedarīt. Tad ļauj to darīt. Līdz brīdim, kamēr viņš dabū kausu un pazūd no tās divīzijas. Mums bija tāds arī viens diezgan garš komentārs. Es viņu visu nelasīšu, bet es izlasīšu to jautājumu sadaļu. Kādas fundamentālas kļūdas jūs šo sezonu pieļāvāt attiecībā uz E10 divīzijas sastāvu komplektāciju? Nekādas.
Labi. un kādu priekšlikumu tomēr beidzot E10 divīziju izveidot par iesācēju divīziju, kur nav džeki ar rentajām sezonām E8, 7 un 6. Un varbūt tomēr būtu jāieliek ierobežojums, ka šādiem spēlētājiem nav jāspēlē zemāk par E9 divīziju, kas ir tas pēdējais solis spēlētājiem entām sezonām aiz muguras. Paldies par jautājumu. Absolūti saprotu. Tagad reizē atbildēšu ar to augstāko jautājumu par E10 divīziju. Dāmas un kungi, entuziastu hokeja līgas E10 divīzija, iesācēju divīzija bija pirms 4 sezonām. Šobrīd tā ir 10. divīzija, kas ir vienu zemāk par 9. Tāda pati kā 7., tāda pati kā 6., tāda pati kā 5. divīzija. Uz viņu attiecās tieši tie paši likumi, kas attiecās uz pārējām divīzijām. Atbildot par spēlētājiem, kas mēs jau arī iepriekšējā podkāstā šo stāstījām, mēs izvērtējam top 15 spēlētājus. Attiecīgi pieņemam, ka šie 15 spēlētāji no EHL skatu punktu spēlē katru spēli. Tas, ka tie sastāvi tādi nekad nav uz visām spēlēm, izņemot dažas komandas, tas arī ir skaidrs. Mēs nevaram liekt, piemēram, jautājums bija šajā sezonā par to, kādā sakarā Black Magic spēlē 10. divīzijā, ja tā komanda mierīgi var spēlēt 9. Jā, tā komanda var mierīgi spēlēt 9. divīzijā, bet pagājušā sezonā Black Magic palika 4. vietā, kas dod pilnas tiesības, nepastiprinot sastāvu. Šajā sezonā spēlēt 10. divīzijā, izcīnīs viņa regulārās sezonas kausu vai arī namē kausu un pazudīs ar visiem šiem spēlētājiem no turienes. Un tikai vājākie, teiksim, ja Black Magic, tas ir pieņēmums. Tas nav runa tieši par Black Magic komandu, bet jebkuru komandu jūs to lieliski saprotat. Daļa spēlētāji paliks. Vairāki spēlētāji 10. divīzijā ir tādi, kas spēlē jau 8, 9, 10 sezonas. Nav viņu līmenis spēlēt augstāk, bet viņi, piemēram, grib spēlēt attiecīgi tajā komandā. Ja kopējais komandas spēks atbilst divīzijas līmenim, mēs šīs komandas tur atstājam un ļaujam viņiem spēlēt. Ir vairākas komandas, kas spēlē 10. teiksim, 9. divīzijā pašā apakšgalā. Šajā gadījumā runājam par Ozo Ogri un Ogres Grācijām. Ogres Grācijām tā ir platforma, kur trenēties, lai nākotnē spēlētu Baltijas čempionātā sieviešu. Patīk tas vai kādam vai nepatīk, E10 divīzija ir zemākais iespējamais turnīrs hokeja līmenim, jebkur, kur organizēt. Nav zemākas divīzijas. Tā ir platforma, kurā kāds būs labāks, kāds būs sliktāks. Vēlreiz atgādināšu to, ko teicu. Tad, kad mēs sākām spēlēt hokeju, nevienu neinteresē, vai mēs slidojam mēnesi vai 2. Mēs spēlējām pēc mūsdienu tiem kritērijiem, mēs spēlējām kaut kādā 6. vai 7. divīzijā, jo pēc pirmo mājiņu. Mūsu uzdevums vairākas sezonas man, Jančukam, Puriņam, citiem bija piesakt savu spēlētāju, izmest ripu no zonas ārā, nesataisīt sūdus. Šādos kaujas apstākļos mēs mācījāmies spēlēt hokeju. Un tad pēc laika mēs pieturēt ripu, tad pat kādu golu iemest, kādu piespēli atdot. Tā tas notiek. Šobrīd jums ir 10. divīzija, kur kopējais līmenis ir stipri zemāks. Jo entuziastu hokeja līgā 2 lielākās plaisas starp divīzijām ir tikai starp eliti un 2. 3. divīziju un starp 10 un 9. 5 labākās 9. divīzijas komandas mierīgi var spēlēt 8. divīzijā. 8. divīzijas 5 labākās komandas pie 7. Un tā iet uz augšu. Tā ir sistēma, tās ir trepas. Un šobrīd 10. divīzija ir pati zemākā divīzija, pats zemākais līmenis. Tas, ka dažas komandas būs stiprākas, dažas būs vājākas, tā tas ir. Tā tas ir un tāds ir turnīrs un tie ir noteikumi. Tas jau arī treniņš sev pašu uzlabošanu. Viennozīmīgi. Ja tu spēlēsi ar cilvēkiem, kuri spēlē tavā līmenī, tu nevari dabūt to izaugsmi, ko tu vari dabūt ar tiem, ja tu spēlē pret labākiem. Jā, viens no pagājušās sezonas ķekavas līderiem, kuram bija visas iespējas šajā sezonā spēlēt 8. divīzijā un turpināt savus tur miljonus punktu krāšanu, izvēlējās izaugsmi un spēlē 5. 7. divīzijā. Apsveicami.
lai gan viņš varēja. Ir citi, kas jau sezonām ilgi mēģina pēc iespējas zemāk spēlēt. Nu, varam teikt viņiem fuj, bet viņi tur spēlē. Bet, tu jau nāc spēlēt prieku pēc, kur tu gribi spēlēt. Tur ir daudz, precīzi, tur ir daudz iemeslu. Tur ir iespējams, ka viņš grib tai ģērbtuvē būt. Viņš grib tos punktus vākt, tur daudz ko, bet tāda ir situācija. Tu visas situācijas paredzēt, tas nav iespējams. Nav iespējams paredzēt visas situācijas. Un vienmēr mēs varam nokomplektēt divīziju no 15 komandām, kurās spēlē tikai Haralds Apins. Visās komandās ir 20 Haralda Apiņi. Viens un tas pats cilvēks. Un no šīm te 16 komandām kāda būs pirmā un kāda būs pēdējā. Tāds ir sports. Tālāk. Paldies. Tā arī gribēja lasīt. Jā, šo jautājumu uzdeva lielākais fans un kritiķis. Gaidīs saturīgu un mazāk sevis reklamējošu, bet interesantu diskusiju podkāstu, kā arī kādreiz tiek uzaicināts cilvēks, kas nedaudz arī izaicina un ne tikai glauda viens otram pa spalvai. Matīs tāds nestrādā pa lielam. Mums ir 3000 spēlētāju un katram no viņiem ir savs stāsts, bet tieši tāpatās kā visās citās lietās entuziastu hokeja līgā mēs esam tik, cik ir. Mums ir 2 rokas, 2 kājas, paldies Dievam, un mēs cenšamies cik labi vien varam, gan es, gan Emīls, gan vispārējie entuziasti, un iespējams, ka tāpēc arī komandas un spēlētāji to novērtē. Un mēs lieliski saprotam, ka mēs neesam nauda, mēs nevaram visiem patikt. Jā. Mēs arī mācāmies. No kļūdām, protams. Entuziasts pirmais likums primāri mācīties no citu kļūdām, sliktākā gadījumā no savējām. Jā. Par kaut kādu kritiku arī. Kritika ir jābūt. Bet vai tas ir mūsu mērķis? Atnākt un kādu kritizēt? Absolūti nē. Mums interesē tieši parunāties ar cilvēku. Tieši tā. Tas varbūt skaitās paglaudīt pa spalvai, bet tas jau nav slikti. Nē, tas nav. Mēs gribam tieši pacelt viens otru, nevis viens otru. Šīs dienas viesis, kurš tūlītās ieradīsies, arī mēs viņu glaudīsim pa spalvai, tāpēc, ka viņš to ir pelnījis. Un arī nākamos viesis. Un arī nākamais, kas mums ir paredzēts, tur vispār būs interesanti. Jā. Bet šīs dienas viesis, tur ir, tā ir zvaigzne. Tūlīt arī nāks mums pievienosies, jo mums ir vēl daži jautājumi. Aiziešu. Ko jūs, katrs no studijā esošajiem, ieteiktu kādam, kurš domā pievienoties EHL, bet vēl šaubās? Kāpēc šī līga ir īpaša? Super jautājums, paldies. Kāpēc šī līga ir īpaša? Sākšu ar to un pēc tam ar otro daļu. Šī līga ir īpaša ar to, ka mums nekad nav bijis vienalga. Un mēs to līgu taisījām tādu, kas būs nākamais jautājums atbildē par to, kurā mēs paši gribam spēlēt. Kādu mēs to esam iedomājušies, to mēs vienmēr esam teikuši 15 gadus un turpināsim teikt nākamos 25, kad es sasniegšu 70 plus veterānu spēli. Un pirmā daļa ir... tāds skaidrs. 15 tādi. Jā. Ko jūs ieteiktu kādam, kurš gribētu pievienoties? Šobrīd jums ir ekskluzīva iespēja, jau gadus, 3, 4, jebkuram cilvēkam, kurš šobrīd skatās šo te podkāstu, neatkarīgi no dzimuma, rases un pārliecības, spēlēt hokeju, katru vakaru dabūt sev bildes, redzēt, kā viņš to dara tiešajā ēterā, YouTube kanālā, pastīties savas spēles. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir apmēram saprast, kurā hallē, kura tev būs tuvāka, kura komanda tev patiks, doties pie tās komandas GM, teikt, hei, es gribu spēlēt hokeju, 10. divīzijā, sāc ar treniņiem, ar kaut kādām lietām, ar atplestām rokām. Lielākā daļa GM paņems jaunu spēlētāju bez jebkādām vispār iepriekšējām iemaņām vai pieredzēm hokejā. Tādi mūsu entuziastu hokeja līgā ir 100 spēlētāji, kas tieši šādi ir iesākuši. Tāpēc nav tev jādomā, vai kā tur, kur tur, ej, nāc, dari, spēlē. Es teiktu tā, ja tu domā, ka tu gribi spēlēt hokeju, bet tu šaubies, tev ir jāiziet un jāpamēģina no sākuma. Tas ir pats pirmais. Tā kā
tā kā just do it. Jā, vasarā jebkura komanda paņems tevi uz kaut kādu E10 dīķnieku, uzspēlēt, pamēģināt. Mums šogad komandā bija spēlētāji, kas nāca pie 7. tagadējās 7. un 9. komandas treniņiem, kuram viņš knapi vispār uz kājām turās. Viņš tur gar bortiņu kaut ko tur ņēmās. Šobrīd, man liekas, jau punkts ir dabūjis. Tas ir pēc 6 mēnešiem. Viņam, man liekas, Kirtam Čalim jau punkti. 10. divīzijā. Es pārbaudīju. Nākamais. Tur vēl, kāpēc šī līga ir īpaša? Es jau to pašu sākumā. Jā, labākā hokeja līga pasaulē pirmkārt. Paldies. Jā. Un, bildes Amatieru video. hokeja līga. Nacionālā hokeja līga, tas mums paraugs un piemērs. Jā. Bet jā, es nezinu, man piemēram ir tā, ka, ja es aizēju kaut kādu OHL spēli, kur mēs arī pastrādājam dažreiz. Nevis dažreiz, bet principā entuziastu medija apkalpo arī OHL, tā kā arī tur mēs esam. Jā. Kristers Sākne, Emils Rudzītis. Es parasti aizēju ar savu entuziastu jāku. Jā. Man virsū ir rakstīts lieliem burtiem EHL. Man ik pa laikam tā jautā, jūs EHL arī filmējat? Jā, filmēju. Man ļoti patīk, ka jums tur mājaslapa vispār. Viss spēles tur nofilmēts un tā. Tāds, super. Entuziasms. Par to arī tikko Tukumā biju precīzi par to pašu paturpināt. Jau brauc mājās, bija tā promo spēle aizvakar, kur Tukums uzņēma Wolfs, un mēs komentējām, ko pirmo reizi rādīja Best for Sport televīzijā. Tā kā spēle. Es iebraucu mājās, iebraucu benzīnu, tā kā Tukuma aplī, paņemt kafiju. Un cilvēks pienāca klāt un teica, super, es noklausījos visu spēli, man tik ļoti patīk, kā jūs komentējat un vienmēr skatāmies un ņemamies. Pilnīgi random cilvēks. Tas ir tas daļa, kā mēs to darām. Super. Man arī patīk paklausīties komentētājs, kamēr es filmēju. Klausā. Pirmkārt, ērtāk filmēt, otrkārt, citreiz, ja kāds man arī piemin tajā sakarā, var pasmēties par kaut ko. Pārējie operatori lūdzu iegādājieties austiņas vai arī dabūniet austiņas, piestādiet rēķinu. Mēs jums novērst, tāpēc, ka jums ir svarīgi dzirdēt to, ko saka komentētāji. Lūdzu! Jo mēs ik pa brītņam sakam, piemēram, tā kā vakar Gudļevskis, uz advokātu soliņu. Mēs visi dzird, pievēl klāt, mēs runājam par to. Absolūti. Vēl daži jautājumi. Jā. Kurš pamudināja izveidot EHL? Paldies, Māri, par jautājumu. Primāri, kā tas ir domāts, kurš bija tas idejas pats iniciators vai kāpēc? Kā tu to interpretētu? Lai es varu atbildēt. Es interpretēju šo jautājumu tā. Tu neesi apmierināts ar hokeja līgu, kurā tu šobrīd esi? Tieši tā. Tev ir tāds, man liekas, ka mēs varam labāk. Tas ir, jā, tā kā. Tā pēdējais hokeja līga. Un tad kurš? Es uzdevu to pirmo jautājumu, teicu Puriņam, un teicu, klausies, kurš varētu būt vēl trešais. Mums pļāvēs tāds aktīvs komandā. Visi satikāmies Ziemassvētkos pie Puriņa mājās, un tā pensijas hokeja līga. Un tad pēdējais jautājums. Spēka ranks katrai līgai būtu forši un noteikti apskats vajag. Tas nav īsti jautājums, bet apskats vajag. Jā, būs. Par apskatiem būs tā, ka mēs sāksim ar apskatu nākamajā podkastā, kurš mazliet būs garās, vienkārši būs noslēdzies pirmais aplis, tuvosies Ziemassvētku pārtraukums. Spēka ranks. Mums ir tik rokas un kājas, cik viņas ir. Kādreiz jau ļoti labi atceraties, mēs to darījām, bet tas paņem laiku. Tā kā ja kāds grib veidot spēku ranku no E līdz E10 un darīt to katru mēnesi, lūgt pieteikties. Bet jābūt ir pieteikai kompetencei, zināšanām un jāsako līdzi ar tiešām visām entuziastu hokeja līgas divīzijām, kuras ir, tas ir daudz, 140 komandām izveidot spēku ranku. Tas ir nopietns darbs. Tas ir daudz darba. Bet paldies par jautājumiem. Tieši tā. Droši jautājiet. Mēs atbildēsim. Jā, rakstiet lūdzu savus komentārus gan pie visām platformām, kur šitais tiks publicēts. Un kā pēdējais, Spotify būs un visdrīzāk pavisam drīz un abas divas epizodes, tā kā jūs varēsiet klausīties. Bet ar jautājumiem mēs esam pabeiguši, par superveterāniem pastāstījām, Spotify būs, Buy Me a Coffee, par to arī.
kā arī mums ir ieradies viesis. Laižam tālāk. Nu, ko tas brīdis ir klāt, kad mums ir jāsauc numur 2 viesis Office podkastam? Dāmas un kungi, lielisks čalis, superīgs tētis, paraugvīrs, super bingo vadītājs. Nu, tālāk jau viss ir skaidrs. Hokejists, hokeja balss, dāmas un kungi, Armands Simpsons. Čau. Čau! Viesis numur 2, paldies. Nu, viesis numur 1 bija Markevits. Labi, der. Jā, otrā sērija, otrais viesis. Otrā sērija, tu esi top 3. Bāc, pieņemts, ideāli. Jā. Čau. Kā tu viet? Superīgi. Ko tu dari? Gatavojos, šodien mēs ir 17. novembris, gatavojamies valsts svētkiem, braukājam iepirkt cepešus, lai rītdien varētu skaisti nosvinēt mūsu Latvijas mīļās 107. dzimšanas dienu. No rīta uzspēlēju padalu, vakardien netiku uz entuziastu E3 līgas spēli pret Wolf 2, zaudējām 0-1, atkal 4. zaudējums pēc kārtas, nezinu, kaut kas ir jādara. Nu, pagaid, stop. Kamēr es tev atkal pārtraucu, jūs vakar spēlējat ļoti labi. Es redzēju, skatījos tiešraidi paralēli tam, ka es spēlēju savu spēli. Nē, vakardien man bija uz teātri jāiet patiesībā, es skatījos teātri un skatījos spēli. Ja tu nestāstīji, jau šito dzēs ārā, jo lai Ivēt nedzēr neko. Bet jā, patiesībā čaļi kustējās daudz labāk nekā iepriekšējās reizes, un viens ir skaidrs šajās te līgās, skaidrs, kas jau sāk skriet notikumiem pa priekšu jautājumiem, jā, bet tas, ka viennozīmīgi komanda mums ir super laba, hokeja komanda Mārupe, bet iepriekšējās, es teiktu, no 5 spēlēm 2 reāli tika nenovērtēts pretinieks. Absolūti iznācām augšā uz ledus ar cepurēm, nomētājām pretinieku un beigās dabūjām apēst vairāk nekā mēs sabarojām pretiniekus. Nu, sezonas sākums jums bija baigi labais, un vakardien jāsaka viens vārds – Normunds Borskovičs. Jā, es viņu nezinu, bet vienīgais, kurš arī to vienīgo ripiņu dabūja vārtos, ja? Nē, tas, kurš neļāva nevienai ripai iekrist. Jūsējās. Aiz vārdsargs Wolfiem, un tur viss ir kārtībā. Nē, bet tas ir labi, beidzot, tad jāpaskatās vēlreiz tā spēle, bet beidzot laikam čaļi sāk nodarboties ar to, ar ko jānodarbojās katrā līgā, katrā komandā, proti jādara metieni uz vārtiem, pretējā gadījumā tur nav galīgi nekādas iespējas. Tas ir vienīgais veids. Es šodien ar pirmo reizi esmu sācis mest pa vārtiem, un what do you know? Kaut kas krīt. Jā. Ko tu domā par? Ideāli. Es jau mazliet jau klusībā, zini, kā jau iztinu, ka man mazliet skaudība un uz mēles gala ir. Kristers uzreiz teica, Detroits pret Toronto. Jā, ļoti labi. Mums tur ieliks bildīt, ko Krister, jā? Nē, tagad jau vispār izskatās, kad Simpsons ir atnācis vadīt podkāstu un pie viņa ciemos ir atnācis. Vai jūs vēlaties par to parunāt? Klāsēs, Emīls vakardien izdarīja baigi labo mājasdarbu. Jā, es pajautāju ChatGPT. Ko tad? Kas ir Armands Simpsons? Ko viņš to pastāstīja? Nē, ko tas tev tagad pastāstīja? tu pastāsti mums, kas ir Armands Simpsons, un tad mēs nolasīsim, ko par tevi atbildēja ChatGPT. Labi, bet es ne tā kā ar ChatGPT smadzenēm sāku, es sāku ar savām smadzenēm. Līdz savajām, pasīsimies, cik sakrīt. Nav tālu no patiesības to, ko tu sākumā teici. Vislielākais, par ko es lepojos, tas ir status teicis un vīrs. Viennozīmīgi brīnišķīgas 4 meitenes, fantastiskākā sieva, atvainojot vispārējie čaļi pasaulē man ir. Un pārējais es teiktu, ka labi, tas tie no manis nāk cilvēks hauss, reāls cilvēks hauss. Visādā nozīmē, bet pārsvarā labā nozīmē. Un enerģijas bumba, tas ir viennozīmīgi, ar kuru šobrīd es esmu ļoti uzmanīgs. Patīk darīt daudz ko, un viennozīmīgi, ja tur ChatGPT varētu izmest kaut ko tādu, tad, grūti aizbāzt muti. Un ko viņš saka? ChatGPT saka, Armands Simpsons ir latviešu televīzijas un pasākumu vadītājs, bijušais Rīgas Dinamo tehniskais direktors un sabiedrībā pazīstama personība. Ok, pieņemts. Jā, tas kā par tām sabiedrības personām, tas man tur tā, mēs dzīvojam, čaļi, un tas ir daudziem attiecis tādā mazā dīķī, kur patiesībā tā katra no pelēkajām pīlēm vēlas izpildīties par tādu pāvu, ka, citreiz tie spārni tiek apgriezt un ar pliku pakaļ aizskrien tālāk. Un precīzāk ir grūti pateikt. Tā tas ir, jā. Un patiesībā jau mēs tam cauri gadiem, šobrīd 21. gadsimts, kad viss notiek caur telefoniem, tiktokiem pārējais, paskaties, mums uz
katru vārtrūmu un stāvu ir pa 2 blogeriem. Tā kā visi kaut ko māc un kaut ko dara. It kā no vienas puses es jau saku, ka tas ir tikai labi pa lielam. Un tas, ka tevi kopē, no vienas puses tas ir pagaidi, kā tā, bet no otras puses, ja tev kāds dara pakaļ, tas nozīmē, ka viņš tev ir aiz muguras. Tas nozīmē, ka tu kaut ko dari pareizi. Ja kāds tevi kopē, tas nozīmē, ka kaut ko tu dari pareizi. Jā, un ja tev nav heiteri, tad tu kaut ko nedari pareizi. Zini kā, jā, bet labi, tie heiteri, lai viņi dzīvo tur savā suliņā un mēģina kaut ko darīt, tāpēc, ka, zini kā tur, man patīk pēdējā laikā diezgan daudz izmantoju mūsu brīnišķīgā Andra Daugoviņa teicienu, ja, tas tev nav bumbieris daudzīt. Jā, kā taka. Tas tev nav tā kā bumbieris daudzīt, un attiecīgi arī forši, jā, kad ja pieskaramies tieši šeit, nezinu, blogošanas, influencerēšanas, nezinu, vēl kaut kādām tām tēmām. Protams, ka vienkārši sežot uz vietas, neko nedarot, nekas arī nenotiks, bet lielākais mīnus, manuprāt, arī, ko es veicinu šo mīnus, un daudzi droši vien, ka veicina reāli ar to savu, nezinu, neparaugu, ar to savu dzīvesveidu. Es saku, ka daudziem, es pat nevienam nelieku domāt, ja, bet daudziem liekas, ka es lieku domāt, ka tā ir tāda easy life, tāda, zini, vieglā dzīve, krējums, putukrējums ar rozīnēm, vieglā nauda, un tu taču neko nepērc, tev visu dod pa brīvu, un tu taču vispār neko citu nemāki darīt, un tālāk, un tā ideāli, forši, jā. Un es gribētu tā kā tu, ja, bet tā kā es, vai tā kā tu, vai tā kā Emils, vai tā kā visi mēs pārējie, ja, tas nenotiek vienas dienas laikā. Un runājot par sociālajiem tīkliem, es saku, es kaut kur to esmu stāstījis, man ir pirmais posts Instagramā, kas ir šašliku mangālis, nezinu, tikai tāpēc, ka es iepazinos ar aplikāciju un pamēģināt uztaisīt, kas tas tāds vispār ir. Ja. Tas bija pirms 14 gadiem. Labs. Atceries, kāds bija kameras. Mēs tikko ielikām bildes no entuziastu spēles, kur mēs esam nofočēti trietā kopā, es Puniņš Pļāvējs. Šobrīd iPhone kamera vai pat kāda iPhone, tur jebkuram astenes telefonu, par to ir stāsts, un tās bija fotogrāfi, tā kā, tāda bija fotografija, bet kā ir, tā ir, un tieši tas pats stāsts ir par tevi, Man Instagramā pirmais posts bija mans pirmais selfijas. Nebija tāda frontālā kamera telefonam. Jā. Man arī kaut kas tāpat kā Simī. Uztaisīja bildu, tur bija kaut kāda kameras malā noliecies kaut kāds tur, baigi priecīgs. Bet, īstenībā tagad, zināt, mēs runāsim par kaut kādām aizvēsturiskām lietām, bet es goda vārds atceros pirmo dienu, kad es iegāju internetā. 97. gads iespējams, tas bija, man māma strādāja universitātē, un tur skaidrs, ka visas tās tehnoloģijas ātrāk skrēja, nekā viņas bija citiem pieejams, un viņai bija tā kā IT programmas speciālists Māris tāds, un viņš man piedāvāja, tu negribi iet internetā. Kur man jāiet? Reāli. Reāli tev stāv tas lielais kompjūters. Ja, un kas ir internets? Goda vārds, es viņam prasīju savos, 16, 17 gados, kas ir internets. Tu tur vari atrast visu. Kad tev pasaka, ka tu vari atrast visu, tas tāpat kā, tagad izēju uz ielas, un tu vari dabūt visu. Kur tu skries? Tu skries pa visu pasauli, uz visām 4 debesu pusēm. Un vienīgais, ko es toreiz, kas man ienāca prātā, ka es gribu atrast Tomu Lokmani. Toms bija mans bērnības skolas čoms, kurš 93. gadā aizbrauc dzīvot uz Kanādu. Viņa māma tur sagājās ar vienu diplomātu, un viņš aizbrauc prom, un es šausmīgi pārdzīvoju, un es viņu gribēju atrast. Un tad bija pārlūk programma, tagad ir Safari, un tagad ir Google, un viss, un Firefox. Toreiz bija Alta Vista tāda. Alta Vista, un es meklēju Toms Lokmans, un loģiski tajā 97. gadā tur, pagaidām vēl nekādu baigā tur backupa nebija, vai tur enciklopēdija tajā internetā tur nebija sakrātajā webā. Skaidrs, ka es Tomu neatradu. Toms skatīsies? Es nezinu, es viņam uzrakstīšu Instagramā. Tas būs labs. Kad tu viņu atradi? Tad jau, kad sāk attīstīties, tad mēs tur sazinājāmies un kaut kad šiem gadiem esam kaut kad tikušies. Tas arī interesanti, ka viņš aizbrauc, viņam bija 14 gadi, 13 gadi, un tad pēc tam satiecies, ka tev jau ir 30 vai vairāk gadi. Bet, tā Rīga un Latvija ir tik maziņa. Patiesībā es atceros, kad mēs mācījāmies tev vienā skolā, tu biji tur paralēli klasē, un tad pēc tam kaut kā, es atceros, jums bija, ja nemaldos, D klasē, bija tur tāda iedomīgo čaļu ķipa tāda grupa, kas bija pār visiem skatījās, kur bija Edijs un Mārtis Liepiņš un tā. Un paskaties pēc cik gadiem mūs liktenis saved kopā ar Mārci.
Un savalkam visas tās paralēlas, un direktora dēls, un patās, un tagad viss čomojās, un tas bija tas klasbiedrs. Nē, Mārcis bija vecāks. Viņš bija vienu gadu vecāks. Bet tieši tā, nu, tagad arī es aizbraucu pie sava Raičs, pie sava Bračiņa. Nu, jā, viņi ar tur blakus dzīvo apdīvi. Un ko tu te dari? Viņi tur pa tām laivām dzīvojās. Hokejs, cope un vispārējais, kas saved mūs kopā. Bet klāsies, Armand, stāst par ko? Tu biji baigo pauzi paņēmis no hoķa. Kāpēc? Negribējās. Vienkārši. Cik ilgi tu biji? Tagad es septembrī. Man reāli pēdējo, 3-4 gadu laikā tās pauzes bija rītīgi visu laiku. Pa 8 mēnešiem gadu, vairāk nekā gadu. Un tagad septembrī es sašņurēju slīdes, saskaitīju pēc 20 mēnešiem un 8 dienām. 20 mēneši un 8 dienas. Jēzus. Jā, un tad, es domāju, tas nav nekāda krāpšana hokeja virzienā. Skaidrs, ka tagad mana jaunā mīļākā ir padala tenisa sports. Jā, tas stāv pāri visam, bet tagad atkal... Nu, tam bija, protams, ka visi tie zemūdeņas akmeņi ar visām manām mentālajām lietām pēdējo 3. Viņš pats visu. Mums tas nekas nav jājautā. Mēs varam beidzēt pēc kafijas. Nē, bet bija, un tas ir skaidrs, ka tā komūna, kas ir tajā ģērbtuvē un uz ledus un pēc treniņiem, pēc spēlēm, man bija vienkārši, es droši vien, ka biju apvainojies uz hokeju kā tādu, tāpēc, ka tas hokejs Dinamo beidzās zinām apsvērumu iemeslu dēļ, un tas vienkārši tā bija mana nostāja, mana personīgā subjektīvā sajūta, un man negribējās redzēt ne slīdes, nevienu hokejistu, neko vispār. Tu atceries to rītu, tā kā mums paziņoja? Jā. Jo es uzreiz izstāstīšu, kad mēs arī pēdējās 2 sezonas ar Armandu atkal bijām kopā, tā kā vecos laikos Dinamo strādājām, un to rītu es ļoti labi atceros, ka mums atnesa šīs ziņas, precīzāk atnesa jau viņas masu mēdījus. Mēs visi zinājām, mēs braucām uz darbu te rītā un ar to jautājumu, ko darīsim mēs? Un atnāca Savickas un teica, mēs nespēlēsim. Jā. Bet tur atkal jāsaka cepuri nost gan Jurim, gan visai padomai, gan valdei, gan visai vadībai un katram no mums, ka reāli tas sākās februāra beigās, un mums arī tā pateica, skaidrs, ka tas bija likumsakarīgi, ka tāda organizācija, kā Akcijas sabiedrība Dinamo Rīga, nepastāvēs vairāk, un neviens no Latvijas nespēlēs šajā te agresoru valstī. Ja? Bet pret mums, reāli mēs nostrādājām līdz 31. maijam. Jā, mēs pabeidzām principā visu sezonu, izdarījām visas lietas, kas mums bija jāizdara. Par ko man bija visvairāk žēl? Zinām, man tajā laikā bija bišķiņ vieglāk, jo es zinu, ka tev bija baigi grūti, un to mēs tikai ar tevi izrunājām. Tur mēs ar to parunāsim par vīriešu mentālo veselību un jebkuru cilvēku mentālo veselību. Man bija vieglāk, jo man bija tas Kanādas brauciens, kad mēs braucām un taisīt liels projekts un veidot jaunu dzīvi okeānā otrā pusē, un man tas viss bija vienkāršāk. Un pēc tam ar katru gadu, kas, es par sevi un Dinamo stāstu, ar katru gadu, kad man ir noņemts, teiksim, tas Dinamo nost, es saprotu, cik tas bija kolosāls darbs. Tas bija tik kolosāls darbs tev, tāpatās kā entuziasti, un tajā brīdī, kad tu to strādā un tagad darbojies, tā ir rutīna, tā ir ikdiena. Tur trešdiena mājas spēles, tur tas, ok, super, viņi aizbrauc izbraukumā, tagad var nedēļa, miers un vēl kaut kā. Tas viss tik nenormāli pietrūks, tas bija tik kolosāls darbs, tik kolosāls. Un tad es arī pēc tam sapratu tevi, kad ja kāds nezina, tad Armands vairākās intervijās, viņš ir stāstījis arī savās intervijās un citiem mēdiem intervijās, kad Armands sabruka, Armands mentāli sabruka. Kā tu tiki tam pāri, un tad es pastāstīšu, kā es? Es jau nezinu, vai es tagad vēl esmu ticis pāri. Precīzi. Es vienkārši ar to sadzīvoju. Tad mēs pirmo reizi saskārāmies, es personīgi ar kaut ko tādu, ka tu nesaproti, kas notiek, liekas, ka, tas ir darbs ir tikai darbs. Viņš nomaina citas kurpes, aizēju uz citu ofisu un viss. Bet tā nav. Tā nav. Vismaz man tā nebija, tev tā nebija. Varbūt, nevis varbūt, bet daudziem no mūsu kolēģiem Dinamo organizācijā tā bija. Raivo mums milzis, viņš neizrāda, bet bija jūtams, kad viņam arī ir. Jo tajā brīdī, godīgi sakot, tur pusē Dinamo office bija panika. Kā tagad? Pēc 12, cik sezonu? 14 aizvadītam sezonā. 2007. gadā.
Bet kārtas bija skaidrs, mums atnāca pateicis čaļi, meitenes, kolēģi, lieta ir tāda, mums ir laiks, jums ir laiks 3 mēnešu garumā sameklēt savu citus apavus. Viss. Tā arī bija. Tad mēs sazvanīsimies, ko mēs arī darām. Diemžēl ar daudziem vairāk nē. Bet, kā ir? Kam vairāk, mazāk. Kā, daži vēl ir palikuši Dinamo čatiņā, tur ik pa brītņam kaut kas uzpeldi. Man jau baigi žēl bija, kad toreiz vēl bija arī pasta dzīvs, un visi zina, ka viņš bija GMs, tā kā oficiāls vai neoficiāls. Un mēs ar tevi zinājām tos spēlētājus, kas nākamajā sezonā ir parakstīti. Tā būtu 15. sezona. Mums bija tāds sastāvs. Tāds sastāvs Dinamo Rīgai. Bet, redz, liktenis bija lēmis. Par kaut ko priecīgu. Emīl? Kaut kas tāds priecīgs un visiem sen atmiņā iedzīvojies ir tevi redzēt svētdienu rītos televīzijā Super Bingo. Jā. Cik gadus tu tur vadīji jau vispār? 16. No 2010. gada. Jā. Man šķiet, ka es vēl mazāks biju. Beidz! Cik tev Emīl gadi? Man ir 24. Ak, Dievs. Jēzu. Es izskatos bišķiņu vecāks. Varētu būt mūsu dēls! Bet mums ir meitas. Mums ir meitas. Tā kā neko, jā. Kopā 6 diviem. Jā, kāds Super Bingo vispār, kā tur nonāca? Droši vien, ka daļa savas mutes lielās. Bet arī nekas nenotiek tāpat vien, un arī tas piedāvājums bija 10. gadā vienā no mājas spēlēm, ka man piezvanīja kolēģi Viktora Grīnberga sieva, Dāca Grīnberga, kur ir televīzijā stiliste un make-up māksliniece, un viņai ir ļoti laba jau draudzene gadiem Kristīna Balāvina, kura ir Super Bingo producente, tā kā viņam pārņēma šo te stafeti no iepriekšējā producentu grupas, un skaidrs, ka viņi jāvāc jaunu stafu ar vadītājiem un operatoriem un režisoriem un visu apkalpojošo personālu, un tad Dace, kaut ko Dace ar Viktoru mājās runāja, un Viktors viņai saka, klausies, man tad viens tur balamute ir, kurš tur baigi tur ņemās pa to arēnu un uzkurina skatītājs. Pamēģinām viņu, un es neko no tā bingo vispār nezināju. Es zināju, ka ir Lienīte, es zināju, ka ir Viesturs, ja? un Aigars, arī Veldri, kas ir bijis iepriekšējie vadītāji, un viņi piedāvāja aizēju pamēģinu, es aizgāju pamēģināju, es tur neko nesapratu, ko es runāju. Labs. Bet es paņēmu ar to pārliecināto runas veidu, un es ar visu rubīju īstenībā kaut gan no klubī vispār neko tur kas kā. Tas jau ir pats galvenais, ka tu pats sevi arī situācijās, kur tu kaut ko nezini. Mums jau entuziastos ar Markevicu arī pa brītiņiem ir, ka mums nolaiks pauzi, bet galvenais ir runāt. Baigi pārliecināts, ka tu to zini. Jā, jo tur bija vairāki, protams, ka pretendenti arī mums zināmi, nesauktu šobrīd vārdos, lai tur neapvainojos. Bet baigi laiks pagājis. Jā, bija. Elvis Jansons bija, un Iveta Šnepa bija, un tad mums paņēma mūsu trīnieku Miss Latvija 2008 Ieva Lasi un Iveta Feldmani. Es saku, labi, kaut kā tas. Ivetai čau. Jā, visiem čau, un Ieviņai čau. Alises mammas priekšniece pirmā. Redzi, Slavena Polika ir dejo zvaigzne. Jā. Un tā mēs sākām un iepatikās, un man joprojām vēl patīk. Un reāli tas nav tikai vārdi. Tā ir tā sajūta, kāda mums bija Dinamo īstenībā. Ka tu brauc nevis uz darbu, bet uz hobiju, par kuru tev vēl maksā. Jā. Tas baigi. Un arī tas Covid gads, viņš tai Dinamo, viņš bija kolosāls. Jā. Mēs braucām augšā ievērot sociālo distanci, bet tiešām, arēna bija slēgta, neviens taču to neredzētu. Nekad, ko mēs tur darām un vēl kaut kā. Un tie noteikumi visi ņēma viņus ļoti nopietni un visi ievēroja. Un tagad, es arī uz Mārupas valsts ģimnāziju un uz Rīgas Imants vidusskolu dodos pasniegt motu nodarbības bērniem 7. 8. klasē. Un tur arī ar savām meičām es mājās esmu runājis, un man Heidi ir prasījusi vienu jautājumu, kāpēc ir matemātika jāmācās? Vai mums matemātika noderēs dzīvē kaut kad? Es saku, nenoderēs. Mēs vienā Zilonas studijā raidījumā ar Kārlu Šadurski, bijušo izglītības zinātnes ministru, kurš ir Latvijas Universitātē varbūtību teoriju
profesors un pētnieks runājām, un es viņam arī uzprasīju, viņš saka, jā, man arī studenti prasa, kāpēc mums jāmācās matemātiku, vai tas mums dzīvē noderēs, un viņš saka, jums jāmācās matemātika, lai tas tādi jautājumi vairāk nebūtu. Bet par ko es gribu savilkt kopā šo te visu, es arī bērniem saku, nenoderēs, jūs neiesiet pirkt ne gaļu, ne desu, ne mašīnu, tur nezinu, rēķinot. Tev ir kalkulators, un tev augstākā, jā, bet tu tā kā mācies, tev jābūt ir spītam izrēķināt to vienādojumu. Un gluži tāpat, kā, teiksim, tajā pat Covid gadā, tā kā viens ir skaidrs, visi ir ciet, mēs nevaram spēlēt. Bet, kā mēs varam atrisināt šo vienādojumu, izejot, apejot visu kaut kādus, ievērojot likumus un normatīvās normas, caur zaļajiem koridoriem, apejot sarkanos koridorus, lai tas viss notiktu. Un reku, tev ir risinājums, ka, skatītāji nebija, bet bez hokeja mēs nedzīvojām. Jā, mums hoķis bija televīzijā un komandas pildīja strikti tos Covid protokols, jo atcerieties, ka vieskomandas braucot iekšā Eiropas Savienībā, tur bija vienas regulas, un braucot mums savukārt uz izbraukuma spēlēm bija citas regulas, bet brīžiem arī tur tajā galā viņas bija stingrāks nekā pie mums. Jā. Cik spēlētāji krita nost uz katru spēli dēļ pozitīviem, negatīviem, bet hokejs neapstājās nevienu brīdi, un tas bija pats galvenais. Tāpatās kā viena tā sezona, pasaules čempions 21. gadā, tas taču arī bija tieši tāpatās. Jā, vienīgais, kur es biju galvenais mākslinieks čempions, tur viena spēle bija skatītājiem. Tāpat, jā. Bet pārējā laikā, protams, ekluzīvi. Tur tās visas tās catering teltas no rītiem, kad tev ir tur brokas vai kaut kā, tu aizvien paņem tos savus ēdienus, rāpies augšā 3. stāvā, tad tribīnēs ir office iekārtots mākslinieks sēdi, noliec brokas uz galda, atver viņus vaļā, un tad brīdī Kanādas izlidos treniņu. Kas var būt labāks? Tā konkrēti bija, jo es arī biju. Tu biji blakus? Es biju ar tevi, komandā, tajā 21. gada čempionātā. Tā arī bija. Aizgājām pēc bročām, nokām bročus tieši tā. Uzrāpāmies augšā. Uzrāpāmies augšā, un tu skaties, labi, Krosbijs tur neslidoja, bet, labi, kaut kas līdzi. Jā, lielākā. Tu mierīgi griez savu karbonādu. Jā, bet tas nesaku, tas bija, tieši tāpat jau mēs ar Armandu arī Dinamo Rīgas spēles, tur vienmēr bija Jurijs. Abi Juriji, gan Svīcis, gan Kuzņicovs bija parūpējušies par kādu pīcu vai suši, un tur sēdēja tāds garš galds, un mēs tā pa metram tur visi sēdējām, un tur kaut ko savā starpā, un lai Adināmo spēlē, un viss notiekās. Nē, tas bija ritīgi labs, es saku, tur tās visādas tādas stāstāmās, nestāstāmās lietas ar tiesnešu sagaidīšanu, autobusu sūtīšanu uz robežu, testu taisīšanu, pēc tam ir, nezinu, viens ir pozitīvs, tad kur viņu tur iebāst, goda vārds, kur to tiesnesi iebāst, tur neviena viesnīca viņu neņem pretim, tur kaut kādā inkubatorā, izolatorā. Skaidrs, ka tagad mēs atskatāmies, ka varbūt, ka tas bija pārāk viss, bet neviens jau nezināja, kas tas tāds 19 ir, un skaidrs, ka viss tā kā no tāda mēra baidījās, un nedod Dievs tur pienāks un aplipinās kādu, kaut gan, protams, ka ir letāls šausmīgi daudz iznākumi bija. Un mēs nezinām, cik vēl tāda būtu, jo, piemēram, redzēja, kas kā gāja Zviedrijai, ko visi liek par pamatu, kur dēļ pāris šoferiem inficētiem, principā, aplaida vecoļaušu pensionātus, tur apmir 1000, milzīgi. Un Zviedrija vairākas reizes ir pēc tam pateikusi, ka viņi rūgti nožēlo šo savu politiku. Bet, kā ir tā runa, ja mēs, piemēram, to visu nebūtu ievērojuši, kas zina, cik daudz radinieku un kādi mums tuvu cilvēki vairs nebūtu starp mums, un tas manuprāt, ir briesmīgi. Manuprāt, Eiropa darīja visu pareizi. Jā. Tavs jaunais hobijs? Padals. Tiem, kas to nezina, šī nav ārsī debija. Nē, visi zina, man pagaida. Es, piemēram, es zinu, mani aicinājuši ir vairāki. Armands, protams, ir vakardien es tev zvanīju, jo šodien tieši mums ir Māraps hokeja padalu turnīrs. Influencieris un Robs Pļāvējs par to ir iededzies. Cilvēkiem, kas nezina, pastāst, kas ir padalu tenis, kā viņš atšķirās no parastā tenisa un kāpēc tas ir tik forši, ka tu esi tā iededzies, jau, man liekas, ko 3. gadu, ne? Tūlītās nebūs apaļi 2 gadi, 31. decembrī. Bet 1979. gadā, tad, kad mēs piedzimām, vārdu es nenosaukšu, bet Čālis Meksikā taisīja sev tenisa kortu. Viņam laukums, platība tenisa kortam izrādījās par mazu, tāpēc, ka tur viņam kaut kāda siena bija, un tad viņš to visu adaptēja, tenisa spēles, visus noteikumus un praksi, izmantojot sienas.
Un faktiski tu esi spēlē tādā būrī, viens spēles tenisa laukumā, kas ir maķenīt lielāks nekā viens spēles tenisa laukums. Tīkls ir mazliet zemāks, bumbiņi ir maķenīt mazāk, raketei nav stīgas, raketei ir pāna ar karbona iekšām un caurumiem raketēs. Un tur ir, es saku, ka tas ir daudz tāds gudrāks spēlēšanai sporta veids par tenisu. Piedodiet, lūdzu, Tenisa Savienības visi. Aļona, tu neklausies. Aļona kopā ar RFS čaļiem jau ir izmēģinājusi MH Padel klubā padel tenisa sportu, kur es pat atļāvos izaicināt viņu uz kādu spēli. Tu vinēji Aļonu? Es vēl neesmu ar viņu ticies kortā, bet smejoties. Tu gribi vinēt Aļonu? Nu kā, tas ir skaidra lieta. Un īstenībā tur ir tā domāšana, par ko mēs runājām matemātikas stundās. Un tur tu savieno ģeometriju, tur tu savieno fiziku, fizisko sagatu, visu. Tur ir tā, kā tur ir, piedodiet, bet ir tā, labi iztulkojot šo teorēmu no ģeometrijas. Bisektrise ir tāda žurka, kur skraida pa stūriem un to sadala uz pusēm. Ja? Kurš gan šo dzejoli nezina, tikai tajā valodā, kas nav populāra šobrīd. Jā. Un šajā gadījumā tur ir tā, ka skaidrs, ka šobrīd daudzi tenisisti skatīsies un kuri ir pamēģinājuši mazliet smīkņās un ūsās tur smaidīs, ja? Bet īstenībā arī šorīt spēlējām ar tenisistiem, kuri jau ir, jau ir apguvuši šo te padel sportu un saprot, ka tas nav vienkārši badmintons. Badmintons, tas ir viens no grūtākajiem rakešu sporta veidiem. Fiziski top 3. Jā, bet reāli... Es ar to nodarbojos kādreiz. Redzi, tur ir koordinācija, tur ir, predictions, vai tev ir jādomā jau solis uz priekšu, ko pretinieks darīs. Un tenisistiem ir viena problēma pagaidām. Viņi nespēlē pret stikliem. Ja? Viņi palaiž bumbu garām tenisā, tad tur bumba ir aiziet garām. Vai rautā, vai tu zaudāts punkts. Bet reāli pēc tam tev tā bumba padala kortos vēl nāk atpakaļ no stikla. Un tu turpini spēlēt. Tā kā nav autu vispār. Tur ir viena siena un vēl arī stikls. Tur ir daudz sienas, tur ir režģis, tur ir pagaidām izklausās varbūt diezgan sarežģīti. Kad bumba, kad skaitās punktu? Nē, divreiz pret grīdu, tāpat kā tenisā, tad ir visu. Vai grīda un, izlido no laukuma ārā, tur ir punkts. Vai zaudāts, vai saņemts tas punkts. Un attiecīgi tur sitiens, ja nav grīdā, vai te režī, vai stiklā, tas ir auts. Vai tīklā tas ir auts. Tā kā tur ir, es nezinu, šobrīd es saku, ka 32. gadā Melnburnā un Queens, Austrālijā būs olimpiskās spēles, un viņš tiks iekļauts kā olimpisko sportu veidu vēl viens sports. Vēl pirms cybergamiem? Vēl pirms cybergamiem. Labs, jo šobrīd ir tā, ka, Dievs dod, ka mums daudz hokeja halles ir saradušās pēdējos gados, jā. Salīdzinot ar, skaidrs izmaksas un vispārējais, bet tagad, ja es nemaldos, mēs te runājām aizkulisēs, ka turpmākā gada laikā Latvijā būs vairāk nekā 180 korti. Padel korti, jā, jo šobrīd, ja mēs gribētu vakar aiziet uzspēlēt, mēs nekur kortus nedabūtu. Ne Rīgā, varbūt kā pie Reiņa. Jā, pie Reiņa uz Jēkabili mēs varam aizbraukt, varbūt, ka tur mēs varētu sadīlot kādu, jā, bet, teiksim, kas ir Rīgas korti, City, Padel, K9, TOS, MH, 2 klubi, tikko atvērās MyFitnessā 3, Sāgā 3 korti. Tā kā viņi visi ir noslogoti. Padel Olimpiskajā centrā, kur ir augstākie griesti, un tur tos lobus vai svecītes var taisīt un trenēt, un vienspēles, to var spēlēt. Brazīlijā nē, bet man liekas, Spānijā vai Argentīnā ir jaunākais treneris, kuram ir nepilni 10 gadi. Treneris. Okay. Treneris. Cik ilgi viņš spēlē? Viņš no bērna kājas, jo mums jau nav neviens profesionāls. Viņš ir bērns joprojām. Kāds kājas? 10 gadi. Jā. No 5 gadiem? Droši vien, ka teicis spēlē vai kāds no viņu tur, jo tie ir populārākie sporta veidi šajās te dienvidu valstīs, jā, kas ir Argentīna, Spānija šobrīd, ir top of the tops, viņi tur savā starpā. Tu man baigi ieintriģējies, laikam tomēr saņemšos, tur taču nav vertikālo triecienu vispār maniem ceļiem, vai ne? Tā ir skraidīšana pa labi, es sapratu. Parādiet to, kā Armands tikko pasmaidīja. Bet kas ir nenormāli forši, ko citi, numur 1, ka daudzi prasa vai lūdzu, lai es neeju pie tīkla, tāpēc, ka man ar bumbiņu trāpīs, ka ripa tomēr ir spēcīgāk un sāpīgāk. Jā. Un otrs ir, ka tu vari triekties bortos iekšā, tur arī stiklos. Tu pilnā ātrumā skrien, tu nevari nobremzēt, tu reāli. Tu liec ar plecu pret stiklu reāli, atsities un močī tālāk. Labs, bet, pagaid.
Zini kā, Emīl. Podkāsts saucās kā? Off-ice. Šis ir off-ice. Nu jā, tā kā padals arī ir off-ice. beidzot čīkstēt. Kur ir mans hokejs? Īstenībā mums ir kolosāli skatītāji, un mēs arī atbildējām uz pirmā podkāstu jautājumiem. Un forši cilvēki iesaistījās un skatījās. Atcerieties, Buy Me a Coffee. Ja? Armand, zini, kas ir Buy Me a Coffee? Pastāst, Emīl. Tas ir tāda mājaslapa, Atceries, kurus vārdus mēs lietojam un kurus mēs nelietojam. kur var atbalstīt. Tieši tā. Jā, savu dažādas uzņēmumus, dažādas projektus visādus, un mēs arī esam uztaisījuši sev. Armands, arī tu sev vari uztaisīt Buy Me a Coffee kontu, likt QR kodu vai linku, un cilvēki, kuriem tu patīc, vai viņi vēlās tevi atbalstīt, var vienkārši ieskaitīt tev naudu. Tāpēc, ka vienkārši tas ir tāpatās, kā sievai nopērts puķis, ne jau tāpēc, ka ir kaut kas, bet vienkārši tajā brīdī tev tā gribējās. Rītīgi forši. Armand nofilmē pa 2 tiktokiem mēnesī vairāk. Reku tev čirks. Ideāli. Es to pašu saku, un tieši tā mēs arī, jo, mēs esam bezpēļņas organizācija, šis viss ir kā jau lielākā daļa balstīts uz entuziastu, un ja ir kāds, kuram patīk, ko mēs darām, Un tas maksā neko, pilnīgi neko. Smaidu. Dažus eiro. Nē, vispār es jau vēlreiz gribu nenormāli lielu paldies un uzslavas un cepurus visas iespējamās noņemt entuziastu organizācijas priekšā. Un, manuprāt, ka pirmās 2 spēles, ko es komentēju, savas spēles, ka es biju tribīnēs nevis laukumā, pusi no tās stundas, laikam es tikai slavas dziesmas dziedāju. Bija ļoti jauka ar DHL, bet zini kā, bet tas ir, kā saka, pilnīgi no sirds un pilnīgi absolūtākā taisnība. Un arī braucot uz šeien, es domāju, ka obligāti jāpasaka, zini kā, lielās organizācijas, lielākas federācijas, lielie klubi. Veltiet, mārketingi katram no jums ir, veltiet dažas minūtes, ieiet lūdzu EHL vai Entuziast LV hokeja mājaslapā un paskatieties, un ne tikai hokeja mājaslapā, arī es pieļauju gan volejbols, gan florbols, gan makšķerēšana. Milzīgi, viņi ir makšķerēšana vēl nav, bet stādies priekšā reāli, ja es tagad gribētu aiziet, un es nesaukšu varbūt kaut kādus piemērus, bet paskatīties, kādas Eiropas valsts tur, es nezinu, līgu, to pašu hokeju vai komandas, ja? Tāda sausā informācija, kas L-standārta. Ja? Bet tagad padomā loģiski, vai tas ir ok. Es saku, ka tas ir vienkārši grandiozi, ka mēs esam absolūtākie mīluļi šim sporta veidam amatieri, bet tu vari sekot tiešraidēs līdzi, reāli. Katru spēli. Ar komentētājiem, bildes, statistikas reāli aizvadītajā nedēļā, kad mēs dabūjām pa bieti no Tērvetes, 0-10. Pēc 2 trešdaļām es vienkārši komentētājiem prasu, čaļi, jūs varat man pateikt, kāda ir metiena attiecība, lai es iedot bietai savējiem. Ja? Viņš saka, it kā ir normāli, ir 24-12, mēs 12 metienus esam izdarījuši, bet tie nav metieni, ko mēs esam izdarījuši, tie ir ripas virzījums pretinieku vārdsargu virziena. Bet viņi man momentāli to pasaka spēles laikā, ja es čaļi, vai metam vairāk uz tiem vārtiem. Tas viss notiek laivā. Un tas viss notiek tagad un šeit, un arī tās pašas, teiksim, salīdzinot kā pirms 15 gadiem, arī iespējams, ka citās līgās, ka tur mēs nācām laukumā, kas kuram bija, tur, es nezinu, geitra zaļa, geitra zila vai krāsaina krekls, tur vienam tāds, otram sorry nav, paņemsim citu kreklu. Bāc, tagad mēs visi tā kā bombongas izskatāmies, kas nav nekas, wow, tā tam ir jābūt. Tā būtam jābūt. Tas bija mūsu pamat nosim, ka tā ir jābūt. Un tagad tā sacensība, piedod, saka, aizmaņa ēteri, kad sacensība jau nav tikai laukumā, bet sacensības starp komandām ir arī ārpus laukuma. Sacīšos. Kā mēs izskatāmies uz citu fona, kā mēs izskatāmies šajos pašos sociālajos tīklos, ko es arī pieminēju. Un īstenībā tas ir viss pilnīgi bez maksas, un arī par tiem sociālajiem runāt. Es pieļauju, ka tagad iespējams, ka daudzas lielās organizācijas jau ir pārņēmušas šo te praksi, praktizēt, ka šī ir tā sociālā vide, kur tu vari tam savam sekotājam, omītē pieiet ar to profesionālo sportu pavisam citādāk. Viņai neinteresē. Ne tur basketbols, volejbols, futbols, hokejs, rokas bumba, florbols, vēl kaut kas. Bet ja tas čalis, es nezinu, tur Helovīnos nobīstās no dzirnekļa, skaties, kāds viņš zaļpastāli ir. Es vispār, tieši par to Mārpas sociālā tīkla Instagramā baigi. Ļoti labi. Ļoti patīk video, kas jums ir Mārpai. Tā kā memčiki vienkārši. Tu esi vainīgs pie tā? Nē, mums ir paša ir atbildīgais, un viņam, es vēl neesmu tos radu rakstu sazīmēs, bet arī tas pēdējais bija, ka tur čaļis lido pa laukumu, un tagad ienāk sociālā tīkla meitene iekšā, viss slēpjās. Paši tribuncaus?
Protams. Jā, vienkārši bombastiko. Nu. Jā. Vecīt, var arī mikrofonu uzlikt vienā spēlē, es to pafilmēšu sociālo tīklu. Saka, nav problēma uzlikt mikrofonu, es taču paslidot tur nevarēju, es laiku tur vārījos pie laukumā. Ja. Bet šitais, ko tu teici tikko par to sociālo tīklu meiteni, tas ir vienkārši tā kā nagli uz galvas. Jo man arī, teiksim, mēs ar kolēģi Riču Senčenko Wolfiem, ja taisam tos sociīšus un vēl kaut kas, tīklīdz mēs ar mikrofonu parādamies ģērtuvē, viss pazūd. Un saka, zināmā, Ričs tur bišķiņ kautrīgāks, bet no apeņas ienāk iekšā. Es džekiem pirmā spēlē teicu, saku, čaļi, jūs man šito ķipa netaisat. Man ir jāizdara tas, kas man ir jāizdara, un jums ir jāizdara tas, kas jums jāizdara. Es atnākšu, pateikšu, kurš, un jūs nečīkstēsiet un nepīkstēsiet. Viss cepur nost. Bet galvenais, kas ir nākamais, un citreiz pat piespiedu kārtā kādu piespiežu, un tad viņi staigā tā kā pāli. Jā. Tu redzēji, paskaties, cik man laiki uzspiesti, paskaties, es esmu nošērots, ja es tur kādam citam kaut ko varu paskatīt. Patīk viņiem, Loģiski, zinām, ka patīk. Visiem, kuri kautrējas, filmēties, labāk to izdarīt, un tad Jā. patiks. Citādāk nožēlos, bats. Varbūt vajadzēja man kaut ko pateikt. Krister, taču no tevis arī ir bēguši šitie, vai ne? Man ir īstenībā labs stāsts, varbūt ne konkrēti tieši par entuziastiem, jo tā, kad entuziastos ģērbtuvē ieeja kādā no komandām, tur skaidrs, ka visi grib pazīmēties entuziastu kontā lielajā, tas skaidrs. Bet es vienā brīdī, 11. gadu beigās, biju sociālā tīkla administrators vienai no virslīgas komandām. Mēs zinām, kurai es sākumā biju. Jā. Nu, un respektīvi, un es zvēru. Tas nav Dinamo. Tas nav virslīgi, nē. Stāsts sekojošs, bija beigusies. Zaļi, jā. Bija beigusies spēle. Čalis, kurš man interesēja, kurš gribēja dabūt ātru uz interviju pēc spēles, viņš bija iemetis 2-3 gols, viņš bija spēles MVP. Un es gāju lejā pie tā džekas ģērbtuvu, ātri, jo man tur bija tālāk jāskrien, un es zvēru. Tad, kad viņš man ieraudzīja ģērbtuvi, viņš novilka bikses, novilka novest visas loriņas, visu. Tipa pliks? Jā, lai viņam būtu attaisnojums nenākt. Jo viņš konkrēti zina, ka mēs viņam... Tas nav attaisnojums. Tas nav. Blūriņi strādā. Mūsdienās īstenībā labs ar blūriņu. Un es ieraugu, matās, es viņam... Pats viņš ir pliks, es neiešu viņam jautāšu interviju. Atcerieties, ka Kristers toreiz bija tīns. Jā, tas jau bija pasen. Tie ir vēl lielie izlases. Visi tie ir tā laika top spēlē. Kurš tas bija? Pasaka, mēs esam YouTube. Es tagad negribu samelot. Tobrīd tas bija... Krišāns Rēdlis. Nē, tad viņš vēl nespēlēja Mogo. Vēl tas nespēlēja? Tas bija Mogo, jā. Jā. Kurš tas bija Žalbo? Es neatceros tagad, kurš labi, tas bija. Nav arī, bet šis labs, viņi tā dara. Ja tāda ir Armands Simpsons, neļaus samalot, vienkārši arī nepārprotiet. Ja? Mēs esam precējušies, mums ir bērni, bet mēs esam bijuši Dinamo Rīgas ģērbtuvēs. Kā izskatās Gins Mēja bez krēkla, tas ir tā, ka ok. Un tad, kad viņš no sākuma bija super tievs, jo Ānis biedrs, tad, kad bija viņiem fizioterapeits, Giņš brauc ar mums spēlēt uz beach futbolu, nebadoties no traumām. Tas bija pats sākums Dinamo, kad viņš tā kā prospekts bija. Un tad viņam visu laiku savu jākastos. Viņam jāēd tas un tas, viņam svāru vajag. Viņam nav svāru priekš, hokeja vajag svāru. Un tad ir, tas ir tā kā mākslas skolā. Mēs Dāvidu zīmējam, tad Gintam līdz pēdējai sezonai ir figūra tā kā Dāvidam. Jā. Tur kosmos vienkārši. Bet kas ir tāds kaut kāds tāds optimālais svars, kurā vajadzētu būt spēlētājiem? Nav tāds. Tas ir atkarīgs. Piemēram, es par sevi varu pateikt pilnīgi noteikti, ka man ir 1,82 m, manam perfektajam svaram būtu jābūt 85-86 kg lielam. Tad tu būtu basketbolists. Es nekad mūžā pēdējo reizi svērs 80 kg, 17-18 gadu vecumā. Man vienmēr mans perfektais svars ir 90 kg, kurš nav bijis šobrīd laikam jau gadus 15. Bet man pavasarī bija 115 kg. Un uz pēdējām spēlēm es saprotu, ka man ir reāli grūti aizsēt slīdis. Un kad pietiek. Un tad pavasarī pacīnījos, nometu 20 par skaitli. Kur ir nācis padlu spēlēt? Tas arī ir viens no variantiem. Lūk, un par to perfekto svaru. Šobrīd es laukumā vislabāk jūtos, ja es esmu 1-2 kg zem 100. Man jāpastrādā pie tā vēl ir, bet es esmu tuvu.
Un es saku, tie 98, 99, 100, 102, nu es jūtos lieliski. Es, protams, nezinu, kā es justos, ja man būtu 90, ja? Nu, tas arī skaidrs. Nē, galvenais ir, ka tu tos vari pats. Par to ir stāsts, tev ir, tu nevari sevi nomocīt, un Armands man 100% piekritīs, lai gan Armands ir viens no cilvēkiem, kuram patīk sev mocīt, un viņš pēc tam saliek to visu kā hobiju pasniedz. Tā tas ir. Par tavām peldēšanām, skriešanām, sociālportāla cilvēki tad dzīvo līdz, mēs visu redzam, mēs visu zinām. Bet mēs taču dzīvojam, tāpēc, kad, lai mēs dzīvotu. Nevar sēdēt pastāvīgi uz kaut kādām diētām, ir jākustās, jādara, bet tev ir jābūt komfortā un harmonijā pašam ar sevi. Tā tas ir. Kristers grib runāt. Rekur tik daudz, tik ļoti forši reklamēts tika padels. Podkāstu sauc Off-Ice podkāsts. Kāpēc neiekļaut vienā no epizodēm vienkārši, kur jūs divi tā aiziet pamēģināt padelu uzspēlēt? Mēs varētu. Es neesmu mēģinājis, bet... Tik ļoti grib man pazemot. Nevajag kā. Mums 4 jāiet. Labi, rekur arī es esmu. Jo man arī ir stāsts par to padelu tāds, kad mēs ar draudzeni Sāšu. Nē, mēs konkrēti baidamies viņu mēģināt, jo mēs zinām, ka mums viņš nenormāli patiks. Skaidrs. Jo viņi arī ir bijušais sportists, slēpotājs, skrituļs lidotājs un žurnālisti, un kas tik vēl ne. Viņi arī ir kompetitīvi cilvēks pa dzīvi, un mēs zinām, ka mums tas nenormāli iepatiksies, bet mums tā jau no laika nekam. Un varbūt vienu epizodu vajadzētu vienkārši kā segmentu atsevišķu aiziet. Mēs varam iekļaut podkāstā, kā mēs... Sims jau mums neļaus to neizdarīt. Tas jau ir skaidrs. Tas ir skaidrs. Klausies. Līdz decembra beigām. Tad, pat ne līdz decembra, vienkārši kaut kad tas tiks izdarīts. Mēs nesakam, kādu, nekad, bet kaut kad. Redz, te jau rodās visādas tās idejas, jo tagad šovakar mēs ar saviem HK Mārups čaļiem braucam spēlēt hokeja padalu turnīru. Mēs uzrīkojām pavasarī vienu. Āķis lūpā bija tāds, ka tur bija Grand Prix un uzvarētāji, un kāds tur pārdzīvoja, ka viņam pārnieks nebija tāds, kādam vajadzētu būt. Tur ir sportiskais azarts uz visiem 120 reāli. Tagad atkal 28 čaļi mēs braucam, 7 korti ir paņemti, atkal būs uzvarētājs. Un, manuprāt, ka visādā ziņā, kā mēs tagad, kas tagad ir, man liekas, kad spēles ir beigušās, var pastāstīt. Bet tur var arī skatīties? Jā, protams, skatītājs. Slēdziet iekšā savus laika mašīnas, dodieties atpakaļ uz 17. novembri un neiet skatieties. Jā, tu sēdi barā un paņem savu dzērienu un pirtiņā pēc tam aiziet. Bet to es varētu. Ideāli. Jā, es tā varētu. Tas man patiktu. Bet par ko ir runa? Viens ir tas, ka, tagad varbūt es pēc kāds no manējiem noskatīsies, dabūšu pa muti reāli. Ja? Skatīsies. Bet reāli izejot, es tā domāju, jūs esat tīzleņi. Čaļi, jūs esat tīzli. Viņi ieiet kortā iekšā, un man nāk rēka reāli. Viņiem koordinācijas vispār nav. Hokejistiem nav koordinācijas. Es tev, Harald, saku, es paskatos tur, protams, pa bumbiņu trāpīt var, bet reāli, man jau smiekli, loģiski, es tu bišķi vairāk es spēlējis, bet es atceros, ka es pirmo reizi paņēmu raketu rokā. 2 gadu nav bišķiņu vairāk. Labi, bet es pirmo reizi paņēmu raketu rokā, un tā bumba lidoja pāri tīklam, un viss bija ok, bet tagad manēji atnāk, un kā tu vari skriet un reāli sist pa bumbu un netrāpīt pa bumbu, un ir rēcīgi reāli. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka tu vari... Es paukšu pie kokteļiem. Pilnveidot koordināciju. Tagad, kāpēc es teicu, vai drīkst to stāstīt, jo spēles, manuprāt, izlasē ir beigušās, un runa ir par Latvijas futbola izlasi. Pavisam neviļus netīšām satikāmies kortā ar brāļiem Ikaunīkiem, ar Jāni un Dāvi. Bītīt matos, es viņus nevaru nosist. Es viņus nevaru iznīcināt. Mēs smejamies, jūs esat tādi pruseki, kuriem, tu sit viņus ar tām bumbām un pacēl kāju, viņš atkal skrien un to bumbu valk ārā, un viņi runā, ka viņiem ir nenormāli labi, tīpaši starpsezonās vai gatavojoties. Tās koordinācijas viņi ir labi. Viņi ir labi. Arī izlašniekiem, hokejistiem es spēlēju? Īsti nē, Sanču, Ozoliņš Sāns man atsaka, jo viņam dēļ ceļē viņš nespēlēs. Tā jau arī man problēma. Jā, bet rekuru Daugavu es esmu redzējis, viņš man ir zvanījis par raketēm, konsultējies, jā. Tā kā lēnā garā iet iešā, un tas ir tas, ka tu gluži tāpat kā, tam mazam bērnam, ko tu gribi darīt, īstenībā tev jādara ir viss, lai tu pilnveidotos. Ir īpaši vieglatlētīgi, kur tu visādā ziņā tu sevi attīsti, jā. Un te
Tas palīdz arī tev koordinācijas, es nezinu, tur lēmumu pieņemšanas, reakcijas ātruma ziņā. Nepavēlti saka, ka rakešu sportisti, rakešnieki, neesmu mērījis un nezinu, varbūt, ko tas nozīmē, bet ka tas IQ ir daudz augstāks nekā citiem sportistiem. Labas teorijas, bet Mārums ģērbtu, vai tu dabūsi iekšā? Bet to es redzēšu vakarā, atkal es viņus eksaminēšu tulītās, un tad es noticu. Nē, labi, bet tur jau tu šancēji kā treneris. Tas jau ir ok. Viņi iet nodarbojās to, lai padarītu sevi labākus. Bet par koordināciju un hokejistiem tu man baigi pārsteidz, jo man liekas, ka hokejs pasaulē vispār ir vienīgais sporta veids, kur kājas, rokas un galvas dara pilnīgi katru citādā. Jā, un vienlaicīgi. Vienlaicīgi, jā, jo tu ar galvu skaties pa labi, ar rokām pa kreisi, kājas iet uz priekšu, uz aizmuguri, un tāpēc to sauc, un visu to tu dari uz 8 colu asmiņiem. Es nezinu, bet man šķiet, ka tas ir baigi atšķirīgs no cilvēka individuāli. Es hokeju neesmu spēlējis. Esmu spēlējis floorballu. Ir uzdevums. Skolā. Tas ir tas pats, tikai. Bet es, piemēram, es floorballu nevarēju paspēt. Man ļoti nepatika. Man tā koordinācija īsti nebija. Bet ir viss kaut kādi sporti, piemēram, volejbols. Tur ir tādu spikeballu. Nē. Tas ir tas batutiņš. Tur ir tā, ka tev bumbiņa, šī tik liela, un tev viņa ar roku ir jāsit, tā kā volejbolā. Un tur tev vajag uz batutu. Jā, uz batutu. Pret batutiet, jā. Tur tāds vidū tā kā tīkla vietā tev ir tu sit pa to batutu, vai tu pats lēc pa to batutu? Nē, tu sit pa batutu. Tu sit, un tad tā bumba nezin, kur atliks. Tur tev, piemēram... Tā kā vecajā Daugavas hallē no borta, ja? Tu met ripu, un tu nezini, uz kuru pusi viņi lidos. Jā, bet runājot pa floorballistus, teiksim, uz hokeja laukumu īpaši zemākajās divīzijās momentā var ieraudzīt, zin kā? Pēc rociņām. Viņam nekustās ne kājas, nekās, bet kā viņam rociņas kustās. Bet vecīt, tajā brīdī, kad tas floorballists iemācās slidot, ir totālā. Un es jau no floorballu nāku. Jā? Jā. Tur arī viss tā zaptas lēpes, tā kā sacīt jāsaka. Es tagad, zinu kā, tu spīju uztaisīju, es viņus saglabāju. Tu atkal Emīlu pārtrauc par to driblēšanu. Kas te runā? Tu to spīju uztaisīju, es viņus pēc tam saglabāšu, lai ja kāds kaut kad nolamājas, tad tur būs nevis kaut kāda pirktie pī, jā. Tur būs Haralda pī. Labs. Tur nav nūji, tur ir rokām jādarbojas. To es varu ļoti labi. Es ļoti ātri iemācījos to spēli. Tur šodien viss iespējas pēc 2 stundām. Nē, diemžēl šokar nevar, bet padlu vajag uzspēlēt. Es domāju, vai tur es varētu tev parādīt. Es ticu. Pirmo reizi paņemt rokā, es domāju, es taču pret hoķi nemāku spēlēt. Lielam, es 3 reizes no 0 es mācījos slidot pirmo reizi dzīvē, uzkāpu 3-5 gados. Viena trauma pēc otras, katriem ceļiem, tikko pēc ultrasonogrāfijas. Daktari saka, tu saproti, ka tā jau it kā viss ir kārtībā, forši tā mediālā saite nav pārauta, viņa ir vai nu sastiepta vai plīsus, izrādās beigās bija bišķiņ plīsus, bet jau būs labi šokareiz treniņi. Bet viņi saka, bet krustniskās brālī tevi tā kā vecam onkulim pa lielam, tur. Es saku, es zinu, jo tas ir basketbols, tas ir futbols uz asfalta, kad man teica cilvēki, vecāki gados, tāda onkuļa, veci 45 gadīgi toreiz stāsta, kad nedariet to, jūs nožauz, ko tu tur runā? Viss tas piepildījās, tāpēc lūdzu klausiet čaļus, kas ir vēl 45 gadus jauni, un viņi zina, ko viņi runā. Un nebūtu viss šis, es nezinu, joprojām varētu spēlēt basīti, varētu skraidīt padlā vēl kaut kas, bet tagad man ir tēvočs Sēmā krustniskās saites. Tas, ko tu saki, ir nesporto, sēd pie datora, es atbildīgs. Nē, sporto daudz pareizi, bet labs. Sēžot pie datora, cits problēmas. Nāc uz padala, sēdi bārā. Krister, labs. Kur tu pirmajā podkāstā biji jenots? Nē, sportot vajag, bet nevajag futbolu spēlēt uz asfalta. Lai gan no otras puses, otrajā vidusskolā, tajā, kurā es mācījos pirms 49. kad mēs satikāmies pirmo reizi ar Simpsonu kaut kādā no 3. stāva gaitiņiem, mums vispār futbola laukums bija ārā asfaltāts, kurš tagad ir parkings. Tieši tā. Un mēs tur skrējām, daudzījām, un padomju laikā tur pie kājas zaļas ragaviņas visiem bija, lai neteikt kaut ko vairāk, un čaļi ārā spēlēja futbolu, kritām, brāzām, daudzījāmies.
Tur mēs nevarējām nespēlēt, jo direktors Juris Liepiņš vienkārši bija futbola. Jums jau nebija normāls futbola laukums? Nē, man kā nebija. Man un tev sākumā 49. nebija. Viņi uzbūvēja tikai pēc tam. Tad, kad mēs pabeidzām Videni, tad direktors nāca, man vismaz rādīja, ka te būs tas, un man brālēns Mārtiņš Kravčenko mācījās, pēc tam, pēc mums mācījās 49. un es, jā, tūlītās. Tur būs jauna sporta zāle, un tur vecā sporta zāle mums tur vispār bija izcila maziņa, un lai neslīdētu, kāds bija izdomājis no tehniskajiem darbiniekiem, ka jānolako zāle, piebarot smiltis. Tāda mums bija basketbola zāle. Es atceros to zāli, bet starp citu ieminējies pa Liepiņu. Es ar vienmēr visu mūžu bijis baigs sportists, bet 49. Vidusskolas direktors bija mega sporta fans. Un mēs spēlējām futbolu. Mums tā mūsējā klase nebija tāda baigīga futbolīgā. Mēs spēlējām laikam mēs bijām 10. un spēlējām pret 12. Un tur tā sanāca, ka tā bija, ka tik tā nebija Mārča Liepiņa klase, pret ko mēs spēlējām. Tur visi spēlējām. Mums klasē mēs realitātē, tur 4-5 Dainis Amoliņš un vēl kas mums bija sportiskie džeki. Un mēs kāšam ar rezultātu 9-0. Laikam, tu vienkārši, tu nevari izdarīt neko pret, ja tev nav ar ko izdarīt. Tas nav pārmetumu mūsējiem klases biedriem, tur viss kārtībā, vienkārši, tur ir pretī, tur ir profesionāļi. Un tiklīdz viņi iesit 10. galu, es tā, labais, Liepiņš, apin uz ģērbtuvēm, 0. Jā. Tu nedrīkst nekad, lai kāds būtu rezultāts, nekad nedrīkst noniecināt savas komandas, to garu un panākumu. Logoks, es no tās dienas nekad dzīvē vairs neko tādu neesmu izdarījis. Nekad. Un tur ir tik daudz sporta, tie kvoti, ko Liepiņš, zinot, kad mēs kaut kad to atcerēsimies, tajā laikā tu to nesaproti. Viņš ir izaudzinājis latviešu večus. Jā. Tikko atgādināja vienu situāciju, vismaz man tā likās, bez 5 sekundēm man būs kreisais āķis no Ozo. Un tas bija sezonas sākums, kad mēs parakstījām Sandi. Viņš bija mūsu Dinamo kapteinis. Un tā bija sezona, iepriekšējā sezonā, ka Marcels Hoss, tā kā King of the Goals, viņš bija 35 goli. Bija, visā KHL, un viņu Akbars nopirka. Un tad, protams, kā mēs kā mārketinga dalībnieki tur sagaidīsim, tagad Kazaņa pie mums ir arēnā un izsauksim Hosu pēdējo, un es uztaisīšu ovācijas, ka tur visi sagaida, tomēr publikas mīluls un tā. Un pēc spēles Ozo vienkārši paņem man pie šlīpses, reāli. Un saka, lai man neinteresē, ko jūs esat darījuši, kāds viņš ir bijis pagājušajā sezonā, kāds tur publikas ir pretinieks. Viņš ir pretinieks šodien, jā. Mēs pēc spēles varam iet sasveicināties, bet reāli tev ir komanda viena. Un mums ar mūsu brīnišķīgo draugu Čomu Jānis Tepīti, mūsu preses sekretāra Dinamo, vienmēr bija tradīcija derēt pirms spēlēm uz rezultātu. Viens no Skāpja klubiem. Jā. No Skāpja kluba biedri. Skāpja kluba turētājs. Jā. Un tur mēs, lai vai kā, viņš vienmēr lika tā kā argumentētu rezultātu. Jā. Man vienmēr bija pofīgi, kas mūsēji uzvarēt. Es vienmēr pa savējiem. Skaidrs. Es arī. Un tas ir vienreiz būtu skaidrs, un ka toreiz tas tā likās, tu skatītājiem Hosa pati, bet pēc tam tā, pa lielam, reāli manēja iznāk, bet reāli es kā Akbars un Hosa ceļ augšā. Tu piekrīti, ka Sāns tajā gadā bija īstais treneris, nevis, protams. Un ļoti daudziem cilvēkiem es esmu pēc tam runājis, kad es negribu noniecināt Jūli, ja? Vai Dārza Rūķi, kā tur sauc, viņš superīgs onka. Džeki viņš nebija treneris. Treneris bija Sants Ozoliņš. Aizdomājieties par to, kas skatīsies podcastu un vēl citu komandu un galveno treneru kontekstā. Šis čalis pagaidām ir piesaistīts izlasē, bet nevienai komandai nav galvenais treneris. Bet, starp citu, runājot par tieši Ozonu šito atgadījumu, pārsvarā jau visām, es labi ņemu pa piemēru NHL, kurš bijušais spēlētājs atnāk nākamā spēle viņam bijušajā klubā, viņam tak parasti uz jumpatronu lielā uzliek viņam kaut kādu tur piemiņu, hei, paldies par tiem aizvadītajiem gadiem, sezonām.
Tad arī Par Maršānu tikko. ne vienalga, tas jau pavisam Lūka, tas pats, jā, Dončičs, Maveriks, Jā, bet Sāns besies par to, ka viņu baig uz laukumu, tā kā speciāli izceļ. Par to ir stāsts. Tas, ka tur Džambetronā parāda okos, te hokejs tur citreiz uzmet acis, bet tā ir reizē Armands bija izdomājis, ka viņi to, baigi, ķipa fani, kur mūsu hosa. Un tas Sandim nepatika, jo tas, ap citu, bija Namo laba sezona. Man liekas, ka es negribētu piekrist mūsu hokeja leģendai šajā aspektā. Man liekas, ka viņš būtu mazākumā. Tas ir it's about team. Par to team spirit. Jā. Bet tam zini, ka tu spēlē pret mega stīpru pretinieku. Bet iedomājies, cik tūkstoši ir atnākuši. Cik tūkstoši ir atnākuši tikai, lai redzētu, kā Marsels atgriežas. 8 vidēji. Lūk. Tas bija pelnīta ovācija viņam, man šķiet. Es nepiekritīšu Sandim šajā gadījumā. XOCCA ir, tas ir visu laiku spožākais no gola metējiem. XOCCA ir uz baltajām formām, kādreiz bija Cirlikā rakstīts, un Hoss uzvārds bija XOCCA. Tad tas ir tas teiciens, kas ir iesakņojies, lai vai kā, komanda un ģimene tev ir tikai viena. Tieši tā, precīzi. Ja jau mēs pie hokeja atgriezāmies, es arī biju aizbraucis uz pirmo no tām visām zaudējumu sākuma spēlēm. Biju pafilmēt Mārupi. Es skatījos, piemēram, starp periodiem. Tu esi absolūti vokālākais no visiem. Tu viņiem stāsti, tā kā džeki. Es īsti nedzirdēju, ko tu stāstīji, bet es redzēju, ka absolūti iznāca. Ko tu viņiem saki? Tur daudz nekas nav jāsaka. Man pašam besīja zaudēt. Reāli besi. Tu vari zaudēt, bet tu vari zaudēt zobaini, nevis bezzobaini. Precīzi. Un zini kā, es čaļiem saku, un ko es vēl joprojām esmu pārliecināts, un es pieļauju, ka daudzās komandās, man pašam arī tas ir, ka tu vēl neesi atvēris savu visu potenciālu laukumā, tāpēc, ka tev no kaut kā ir bail, kaun vai nedod Dievs. Ka tu nevari spēlēt ar tādām brīvām, atvērtām slidām un brīvām rokām. Jo mums ir čaļi, kas ir spēlējuši, es nezinu, virslīgā ir spēlējuši īstenībā, kuri tur no bērnu kājas ir trenējušies, bet nezinu, kāpēc, ka viņš nevar to savu hokejistu atvērt uz ledus, ka viņš visu laiku domā par pretinieku. Come on, nē, tu nedrīksti pielikt. Zini, kā man arī vienmēr ir teiciens, ka tev ir jāspēlē ar pārliecību par saviem spēkiem, nevis adaptējoties, kā pretinieks spēlē. Protams, ka tur ir spēcīgāks pretinieks, meistarīgāks pretinieks, bet mēs varam tomēr arī to spēcīgāko pretinieku ar gudru spēli apspēlēt, vai es nezinu, apturēt kaut mazliet. Ja? Bet tad, kad tu kā tāda pietātīta mazliet, tā kā varbūt varbūt, ka tur sāp kaut kas, es nezinu, tur. Man patīk petekā stāvēt, runāties ar vārsargu, besīt vārsargu ārā. Precīzi. Come on, mēs tur, nezinu, man tur iebaksta ribās, saka, come on, man sāp, kāpēc tu man cik dara pāri? Piedod. Mārmans arī centrā spēlē. Jā, labi, tagad zikā, bet un tad tur ir tas lielākais. Un tad es saku, tu jau vajadzīgs pie 0,7 tu neko gudru nepateiksi. Jā. Bet reāli to dzirksteli iedot. Atceries, mums Pīlēs spēlēja NATO karavīri, Jā. Un reāli viņam vienalga, kāds ir rezultāts. Viņš tur klusit un līdz galam un ejam un močījam. Mēs esam samaksājuši savus 20 eiro par emocijām. Tad paņemam tās emocijas. Tā kā treneris saka, uzvaram mikromaču. Jā, absolūti. Bet klausies par šito ātri, katrā komandā ir spēlētāji, par ko tu tikko iesāki stāstīt. Treniņā, viņš ir labākais. Bez jautājumiem. Viņš ir treniņu superzvaigzne. Tieši tāds pats basketbolists bija. Tiklīdz iedegās tablo, cipari, gan nav. Jā. Kā es atļaušu ieklapoties, Harald. Pirmās pāris sezonas. Ledus večos, tu un Ronis pa lielam, bet izteiks tāds ir Kristis Spēlmans. Tas ir fizioloģisks, tas ir psiholoģisks moments, tas ir, protams, ka viss tas nenotiek vienkārši tāpat, ka tagad paņemam treniņu, pārnesam spēlē. Tur ir ļoti daudz blakus faktoru tam visam pasākumam. Tāpēc, ka treniņā mēs viens otru zinām. Treniņā mēs zinām, ka tur, es nezinu, Haris man neiegrūties bortā, vai es nezinu, neuztaisīs slēšu, vai tur, es nezinu, nepacēlis ripu uz obos iekšā. Tur laukumā tur atnāc un tu jau sāc vērtēt pretiniekus. Tas tur slido tā, bāc, paskaties, tam ir slidus jaunākais modelis. Tad znači, vai viņš ir pilnīgs bumbieris, vai viņš no tām slidām kaut ko rubī. Parasti tas pirmais variants ir. Visbiežāk tas ir. Ja tu gribi redzēt jaunāko, labāko ekipējumu, kāds ir pieejams hokeja veikalos, dodies uz Edvardsmith! Apmēram, jā. Tā arī ir. Mans brīnišķīgais draugs un hokeja treneris Edgars Rozenbergs, ka bija mūsu treneris. Čaļi.
Nav svarīgi, kā jūs spēlējat. Galvenais labi jāizskatās. Tieši tā. Un tas ir Entuziasts sauklis. uz visām dzīves situācijām. Šito izgriez un ieliec sākumā vēlreiz. Arī tu ķiptā. Šitā vispār mums agrāk dejoja tautsdēļ. Tas absolūti tas pats. Tu sajauc kādu soli. Tas vienalga. Galvenais, ka tu smaids. Jā, smaids vai izģīt mugurtājs. Galvenais, ka tev ir... Tieši tā. Galvenais, ka tev ir... Man bija desmit. Es pa vienu vairāk. Emīl. Man dzirdēju tautsdēļ. Emīl, galvenais, ka tev ir Nike pastels kājās. Būm! Just Tu starp cik maksā pastels? Gudrinieki. Jā. Vecīt, man mamma ir tautsdeja skolotāja. Nejautā. Man ir tā, ka es ieraudzīju tos tagadējos ciparus, es piezvanīju mātei uz Valmieru un prasīju, jo manas vecās pastels tev kaut kur nav saglabājušās, nu, jo Elīzei tagad vajag. Nē, nav. Nē, nu vispār tautas starpī. Gribu tautas starp nopirkt. Bet tas ir roku darbs. Protams. Tas ir tā kā visam. Nu, prasa cilvēki, no kurienes veidojās tās cenas. Tas ir tīrs roku darbs. Hokeja formas, kuras Ken Sports vērstājas. Tas viss ir roku darbs, sākot no manām mazajām ķepiņām ar dizainiem, beidzot ar šuvējas mazajām ķepiņām pie krēkla. Tas nav čainas ding, ding, ding. Katru krēklu ņem rokās kalandrētājs, krāsotājs, šuvējs, pēc tam mākslinieks un pēc tam vēl izgludināt un salocīt. Tā veidojās cena, bet tur iekšā ir tik daudz mīlestības. Tīpaši tāda tautas svētki, kur vēl tad jāņos uzvalds. Tad sevi Jā. What's svētki? Meitenēm patīk džeki. Nē, džekiem patīk meitenes tautas starpos. Jā. Es reiz tad iedomājos to čālu ar to lielo dzeltu no lakatu un ķēņšu cepuri. Vienīgais, kas tur ir forši, tas lielais alskals. Nē, bet tur ir tautas starp uzvalds, tur jau bišķiņ tas psiholoģiskais nosrādā, ka tu esi tagad smuks saģērbies. Džekiem iztaisnās muguru pēkšņi, dibans sasprindzināts un pēkšņi, skatās un jā, vispār šitā varētu kaut kā. Metam mieru? Jā, Simt, kā ir atgriezties atpakaļ entuziastos? Ir kolosāli. Un, Dievs, ir tik, man vēl mājās stāv kādas pateicības no EHL, nezinu, kuras sezonas, jā, 7. vai 9. apmēram. Simpson Hall of Fame. Jā, un tad es arī paskatījos kaut kad man tur, es nezinu, man īstenībā statistikā, kur kopējā statistika pa visām līgām, kas ir bijusi, man ir mazāk spēles nekā punkti. Tā kā savu laiku ir labs darbiņš padarīts. Pielais, tu biji topstārs. Jā, bet forši īstenībā ritīgi. Bet tas lielākais ir Simīt, jāsāk spēlēt divās komandās. Jo, nē. Es tev izstāstīšu ātri, 2 sekundēs tu man pabeigsi. Tas vairs nav E4, kuru tu atceries no veciem laikiem. Tagadējais E4 ir tā laika E1. Un realitātē tas, kur tu būtu, otrās maiņas stabils 100% spēlētājs. Tā ir 6. divīzija, draudziņi. 6. 7. Jā, tā kā nāc pie mums. ir ok, bet tas lielākais jau zin kā tas, cik sausais atlikums vai kas, jebkurā līgā mēs no 12, lai spēlētu arī. Viennozīmīgi. Tas gandarījums par to, ka mēs esam un baudām to, kas mums patīk, to, ko mēs mīlam. Un ģērtuvi. Es saku, ir tādas ģērtuvas nav nekur īstenībā. Tādas ģērbtos nav nekur. Bet, pabeidzot īstenībā, šobrīd ir movembers, ir novembris, un es zinu, ka entuziasti arī, bet, bišķi rokas pa īsu un likumdošana to neļauj īstenībā, bet par to pašu veselību runājot, ne tikai tagad, kad tiešām vēl nekamon saņemam, mēs aizējam pārbaudam prostatu un vispār to savu tehnisko check-up uztaisam. Ar visu iesildīšanos, atsildīšanos, ar ko mēs nenodarbojamies jebkurā sporta veidā, bet, es nezinu, personīgi es to daru un es baigi mudinu jebkuru entuziastu līgas sporta veida, visus sportistus, mīluļus, profesionāļus, amatierus, profesionāļi to dara. Uztaisiet to savu pācu check-up reizi gadā. Aizējam uz slodzes testu, uztaisam asins analīzes, tīri tā, lai mēs... Un arī līgas vadība būtu mierīga, ka kāds nepaliek dušā, ka kāds nepaliek uz soliņa laukuma malā, vai nedod Dievs, kāds nepaliek laukumā. Armandam Simpsonam ir 100% taisnība. Es vēl ātri piemetīšu, ka reizi gadā tā nav problēma. Pie tam, ja tu esi vesels no apmēram 40 gadus vecs čalis, jauns čalis, tad, ja kardiologs tev pateiks, tev nākamreiz būs jāiet pēc 5 vai 7 gadiem. Pie prostatas ārsta es biju pirms 4 gadiem. Viņš teica, brālīt, es tev ātrāk kā pēc 5, 6 nākamgad man jāiet. Redzēt negribu, bet dariet to regulāri. Sekojiet līdzi savam ķermenim,
sekojiet izmaiņām, neatlieciet to uz vēlāku, tas var ļoti bēdīgi beigties. Reizi gadā tas maksā 100 eiro, aiziet uztaisīt slodzes testu, kur tev pasaka, cik tev ir spēcīga sirds, un vai tev sirds neapstāsies pie tādiem un tādiem sirds apgriezieniem. Jā, un prostats un veču daktars maksā vispār, man liekas, 25 eiro. Tev pie veču daktara tu nevienam urologam ar savu pakaļu neesi vajadzīgs šajā vecumā. Tev ir jāaiziet uz jebkuru no asins analīzes laboratorijām, uztaisot pilnu asinssaini, jāķeksē vienkārši laborantei jāsamaksājot 5 eiro papildus visām pārējām asins analīzēm pie PSA prostatas specifiskais antigēns. Ja tas pārsniedz kaut kādu normu, tad tu ej pie urologa un tālāk risini savus darīšanas ar savu pakaļu. Un atcerieties, džeki, kuri cīnās ar savu lieko svaru un mistiski nevar nekādu viņu dabūt lejā, pārbaudiet testosterona līmeni asinīs. Ja viņš ir zemāks par 5, tad jūsu cīņa ir gandrīz bezjēdzīga. Priekš tam ir uzturbagādinātāji, lai dabūtu viņu virs 5. Armāns, tu zināji. Tas arī viss. Čau. Nē. Man ir viens ātrs jautājums. Jā. Ko tava sieva saka par taviem vakariem EHL? Nu, Vai padlā? vai padlā? Reku meita. Viņš uz meitas. Tur jau, nē, tur ir visas manas... Bet kādu dienu būs? Ne viņa, bet vispār. Wow! Jā, Patricija Paula kopā ar mani šeit. Ko es pateicu nepareizi? Kādu dienu viņa būs kādam sieva? Foršs meitene mācās braukt ar mašīnu šobrīd. Tā teikuma otrā daļa bija. Viņš novēlot. Nē, tas nebija. Nē, to mēs izgriežam ārā. Nē, mēs neko negriežam. Tā bija mākslinieciska pauze. Jēzu. Šodien ir kas kaut kāda iebāz Haralda maisā diena? Nē. Zin kā, nav runa par manu sievu, nav runa par maniem bērniem, ir runa par visām sievām un visiem bērniem. Īstenībā es domāju, ka meitenes un bērni priecājoties, ka jūsu vīri un tēti ir aktīvi un nodarbojās ar sportu. Precīzi. Uz šīs burvīgās nots mēs sakam visiem Paldies. čau, un mēs tiekamies decembrī ar mums Armands Simpsons, Emīls Rudzīts un Haralds Apinīs. Kristers Sakne, balss aiz ekrāna, atnāc parād savus ūsas. Ak, jēl, paiktu līdzi. Nu, tev vajag ātrāk, nu mums taču laiks iet, tu taču redzi, nu. Rekur visi ienākam te kopā. Jā, rekur šitā, Rekur Armands arī nāc. Jā, rekur pie šitās skatāmies tajā kamerā un sakam čau līdz decembrim! Līdz decembrim, čau! Armands taisa selfie. Selfie savas taisa. Entuziastu Off Ice podcasts.